Sveicināti visi semināru pašvaldības un e-adresi, kas jāpaveic dalībnieki, gan tie, kas pieslēgušies internetā, gan arī šeit klātsošie šajās viesmīlīgās Latvijas pašvaldības savienības telpās. Es esmu Krišjānis Dzalbe no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, publisko pakalpojumu departamenta projektu vadības nodaļas un būšu šī semināra moderators. Vispirms vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kas atraduši laiku savā aizņemtajā grafikā, ko veltīt šim semināram. Esmu pārliecināts, ka šis laiks būs jums ļoti vērtīgs, galvenokārt tādēļ, ka par e-adreses ieviešanu atbildīgi esam gan mēs visi kopā, gan arī katrs savā iestādē. Mēs esam šeit, lai sniegtu jums atbalstu šajā procesā. Šis seminārs un vēstuli, ko saņēmāt, ir pirmais solis šajā procesā, lai e-adreses sekmīgi ieviest. Par to, kas ir e-adrese, kā notiks tās ieviešana un kas jāpēc pašvaldībai, lai tas notiktu, jums pastāstīs pirmais prezentētājs šodien Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, jeb turpmāk īsāk varam, publisko pakalpojumu departamenta e-pakalpojumu nodaļas vadītājs Gatis Ozols. Tad tālāk pārējot jau uz praktiskāku līmeni, Vides reģionālās attīstības aģentūras informācijas sistēma attīstības departamenta integrācijas nodaļas vadītājs Arnis Kudiņš sīkāk pastāstīs par iespējamiem e-adreses izmantošanas scenārijām jūs iestādē. Un tad tālāk SIA-ZZDAC direktora vietnieks Edžis Žēris jums izstāstīs par vienotās pašvaldības sistēmas un tās risinājumu plānoto integrāciju ar e-adresi. Tālāk dienas kārtībā Ventspils digitālā centra vadītājs Egons Spalāns iepazīstinās ar projektu, kas nodrošinās iespēju lietot e-adreses, izmantojot valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru sistēmu. Pēcāk Rīgas domas informācijas tehnoloģija centra projektu izstrādes nodaļas vadītājs Mārtiņš Plīkšs iepazīstinās ar tūpošo pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājumu projektu un tā integrācija ar e-adresi. Tā, laikam nevienu neesmu aizmirst, tad nobeigumā es īsi pastāstīšu par anketu, kur izsūtījām, kāpēc, kā un kad tas viss jāizpild. Ļoti ceram, ka pēc šīm prezentācijām jums jau būs skaidrāks skatījums, kādas ir iespējas jūsu pašvaldībā e-adreses lietošanai. Es pieņemu, ka šo visu noklausoties jums var rasties jautājumi, un tā kā šis ir e-seminārs, tad lūdzam tiešraidē pieslēgušos sūtīt jautājumus uz tiešraide@lps.lv, jeb tiesraide@lps.lv. Savukārt klātienē esošo jautājumus pataupīt beigām, kad dosim vārdu jautājumiem, un kad tiks atklāts jautājumu atbilžu rauns. Tad arī sniegsim atbildes gan uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem, gan klātienē. Cik mēs paspēsim līdz 12. Uz atlikušiem jautājumiem tad atbildēsim un sniegsim šīs atbildes varam tīmekļa vietnē. Speciālā sadaļā par e-adresi, uz ko saite tiks izsūtīta visiem koordinatoriem. Un tur arī būs pieejams šīs semināra video ieraksts tiem, kas nevarēja tiešraidē pieslēgties. Paldies Latvijas pašvaldību savienībai par atbalstu šī semināra organizēšanā. Un tagad vārds Gatim Ozolam. Labdien! Paldies, Gatis Ozols. Mans uzdevums ir šodien izstāstīt tādu ievadu par to, kas tad ir e-adrese, kā viņa Latvijā tiek plānots ieviest un kas ir tas, kas pašvaldības pusē vai pašvaldību pusē būtu jādara vai kā sagatavoties šajiem e-adreses ieviešanai. Un, manuprāt, e-adrese ir, ņemot vērā to mūsdienu attīstību, būs ērtākais un izdevīgākais saziņas veids ar iedzīvotājiem, tiem, kuriem šī adrese būs aktivizēta. Tādēļ šīs dienas mērķis mums arī ir paskatīties, kas ir tie ieguvumi, ko pašvaldība katra var iegūt
arī ne tikai izpildot šo likuma normu, bet jau paskatoties, kā šo savus pakalpojumus labāk organizēt, izmantojot šīs te topošās e-adreses iespējas. Un semināru mēs vēlētos, ka mēs viņu organizējam vairāk tādu kā darba semināru, tādā sarunas veidā. Mums būs, protams, tagad tā pirmā un vairākas prezentācijas, bet aicinātu tiešām iesaistīties diskusijās un sarunās, jo šobrīd mēs esam, varbūt ne pašā sākumā, bet diezgan sākumā. Ir daudz jautājumu, kas vēl ir atvērti arī mums pašiem, tādēļ mēs pieņēmām lēmumu, ka būtu labāk ar jums, ar pašvaldībām runāt uzreiz, iesaistīt jau no paša sākuma, lai mēs kopā radītu to risinājumu, nevis, teiksim, kaut ko ministrija izdomātu un pēc tam visiem ir jāpieņem. Tāpēc pieņemiet, kad uz visiem jautājumiem mums varbūt atbildes vēl nav, bet tāpēc būtu svarīgi, ka jūs šos jautājumus uzdodat, lai mēs kopīgi tagad varam strādāt, lai tas risinājums būtu ieviešams un mūs visus apmierinātu. Un ir divas labās ziņas. Viena labā ziņa, ka mums ir vēl pusotrs gads, lai to visu paveiktu. Otra labā ziņa ir tā, ka daudzas lietas ir tādas, kuras jau ir pazīstamas pašvaldībām, kuras izmantojat gan no tehnoloģiskā viedokļa, un par to vēlāk arī runāsim. Tā kā arī, teiksim tā, ja uzdevums ir liels, tad varbūt sadalot viņu gabaliņos, viņš vairs nav nemaz tik briesmīgs. Taču, protams, ir arī izaicinošā daļa, kas varbūt ne tik daudz ir tā tehniskā daļa, bet cik daudz mums pārmainīt šo veidu, kā mēs sniedzam savus pakalpojumus, kā mēs sazināmies ar iedzīvotāju un pastāstīšu tieši, kas ir tas, ko paredz likums, kas pilnībā izmaina to veidu, kā mēs sazināsimies ar iedzīvotājiem no šī 2018. Gada. Tādēļ man ir prieks, ka mēs varam šeit piedalīties gan no valsts puses, gan pašvaldību puses, kur arī būs šie atbalsta dažādi pasākumi, risinājumi, ko katra pašvaldība varēs saņemt, un tāpat arī, kad mēs varam kopā būt ar tiem programmu izstrādātājiem, kuri pašvaldībās nodrošina kādus būtiskus pakalpojumus, jo, protams, pašvaldībām jautājumi ir arī par šiem risinājumiem, vai viņi sadarbosies vai nesadarbosies, tā kā tas ir komandas darbs, kā jau Krišjāns minēja, ar ko mums kopā visiem ir jāpaveic. Bet, tad ķersimies pa soļiem pie praktiskajām lietām. 30 minūtes, kolēģis teica, es to neizdarīšu 30 minūtēs, tas būs iespējams, tad prezentācija atvēlētais laiks 40 minūtes, kā mums ir, par ko mēs vēlētos parunāt, vai izstāstīt, vai runāt. Pirmkārt, izstāstīt, kas tad ir tā e-adrese. Mums ir likums, mums ir bijis informatīvais ziņojums. Ja kādam ir interese, tad noteikti to ziņojumu ir vērts izlasīt, jo viņš apskata visus šos jautājumus, ko mēs šeit runāsim. Bet mērķis ir cilvēcīgā valodā izstāstīt, un tad papildus informāciju jūs tad varēsiet arī šajā te ziņojumā valdības izlasīt, kur tas ir detalizētāk aprakstīts. Tad kā tiks ieviesta e-adrese Latvijā, kādi ir šie soļi, kam ir obligāti, kam neobligāti, kādos termiņos. Un trešais, kā pašvaldībai būt gatavai. Tas ir tas, ko mēs no savas puses tā kā redzējām, bet noteikti, kad jums varētu būt vēl dažādi aspekti, ko mēs labprāt dzirdētu, kas ir tas, par ko jums ir jādomā, lai ieviestu pēc tam, kad būsiet šo visu dzirdējuši. Lai mēs arī par to varētu domāt. Pirmkārt, kas tad ir šī e-adrese? Ja mēs paskatāmies no likuma, tā vienkārši no iedzīvotāju viedokļa, tas ir, es esmu valstī un pašvaldībām visiem kopā pateicis, kad aktivizējot e-adresi, es no jums vairs nevēlos saņemt papīru, es vēlos saņemt visu savu centrālo e-adresi uz šo e-adreses kontu. Un tā ir pa lielam tā likuma būtība, kas maina tajā esošajā komunikācijā to, kad nevis iedzīvotājiem katru reizi ir jāpasaka, kā viņš vēlas sazināties, nevis iestādīgi ir jāprasa vai jādomā kā, bet ja viņš ir aktivizējis e-adreses kontu, tad iestāde zina, kad vai viņa ir saņēmusi papīrā to pieprasījumu vai ir saņēmusi elektroniski, ka jāatbild ir uz šo e-adreses kontu. Protams, ir izņēmumi gadījumi, kad jūs nevarat identificēt, kas ir atsūtījis no teiksim, lācītis at inbox, tad, protams, jums nav jāveic izpēti, kurš tad ir tas, vai viņam ir adreses konts vai ne, tad jūs atbildat ierastā kārtībā, bet ja ir administratīvais process, ja ir iesniegums ar personas kodu, tad jūs, un viņam ir aktivizēta e-adrese, tad jūs atbildat uz šo e-adresi. Tā ir tāda no iedzīvotāju viedokļa būtība, kas aizstāja tad šo te viņa deklarēto dzīvesvietu klātienē pēc šai te saziņai.
deklarētā dzīvesvieta joprojām paliek, tur arī daudz citi mērķi, kāpēc mēs deklarējam dzīvesvietu noteiktās vietās. Ja mēs ieejam nedaudz detalizētāk, kas tad izvērstāk, kas tad ir, tā ir no tehniskā aspekta, tā ir garantēta, droša, un tad cerams visi kopā izveidosim arī ērtu oficiālo saziņas vidi starp iestādēm un privātpersonām. Tas ir tas, ko likums šobrīd paredz pirmajā posmā. Elektronisks analogs ierakstītāju vēstulei. Tas nozīmē, ka, ja tiek nosūtīts uz šo e-adresi, tad mēs pieņemam, ka persona ir saņēmusi šo te ziņojumu. Tātad risinājums nodrošina šo te piegādes drošību, aizsardzību un garantētu apliecinājumu, ka piegāde ir notikusi, līdzīgi kā ierakstītāju vēstulei. Un tad no valstiskā, no tehniskā risinājuma tas tiek veidots kā koplietošanas risinājums gan valsts, gan pašvaldību iestādēm, ko var izmantot. Tad nav jāveido katram atsevišķi. Tad šis būs viens kopīgs risinājums, kas, mūsuprāt, ir svarīgi, kad iedzīvotājs valsts un pašvaldību pakalpojums viņš nevienmēr nodala. Viņam ir vienā dzīves situācijā, teiksim, būvējot māju, viņam ir gan valsts, gan pašvaldību pakalpojumi, bērnam piedzimstot gan valsts, gan pašvaldību. Šeit ir tas, kad viņam ir vienu vietu, šī informācija būs pieejama vai rezultāti, tad neatkarīgi no tā, pie kā viņš vēršas. Kas nosaka šo e-adreses ieviešanu, tur ir visi, jūs varat redzēt šo virkni, sākot no koncepcijas līdz konceptuālajai arhitektūrai, bet tas pamats ir oficiālās elektroniskās adreses likums, kas bija pieņemts šī gada 16. jūnijā, un likums stāsies spēkā no 2018. gada 1. marta. Līdz ar to mums vairs nav diskusijas par to, vajag vai nevajag, šobrīd ir vairāk par to, kā mēs varam nodrošināt šo ieviešanu, lai šo 18. gada 1. martu mēs būtu gatavi nodrošināt. Bet, protams, izpildīt likumu ir viens, bet ir jau kaut kāds racionālais pamats, kāpēc tā e-adrese tika veidota, un mēs kā valsts neesam nekas unikāls. Eiropā šādi dažādās valstīs, īpaši Ziemeļvalstīs, šādi risinājumi jau strādā vairākus gadus, bet tas pamats ir, protams, pieprasījums pēc šīs te komunikācijas ar valsts pašvaldību iestādēm ārpus šī ierastā darba laika, nepiesaistīti fiziskai atrašanās vietai. Cilvēki mums deklarējas vienā vietā, dzīvo citā, braukā komandējumos, dzīvo ārpus Latvijas, un viņi ir šobrīd ar šo oficiālo saziņu piesaistīti fiziskai vietai, tad šai deklarētai adresei. Šī ir iespēja atsaistīt. Otrs ir, kad joprojām ir augsts papīra dokumentu aprite, lai arī it kā visi priekšnosacījumi būtu, lai mēs varētu pāriet uz digitālo, bet ir ierobežojumi, ir kaut kāda aizsargājuma īpaši dokumenti, ko nevar tur e-pastos vienkārši sūtīt, kuri būtu jāšifrē, dažādi ierobežojumi, kāpēc, teiksim, nevar vienā vai otrā veidā viņus elektroniski sūtīt, tad, jo nav, teiksim, drošas vides. Tad šis risinājums arī risinās šo par papīra sūtījumiem arī, kā dati no PMLP, kad ne visas ierakstītās vēstules sasniedz adresāts, kaut kā 10%, kur šis adresāts netiek sasniegts, vai viņš tur vairs nedzīvo, vai nav aktuāls, un tad personas pārvietojas. Tad tā doma ir, ja viņam būs elektroniski pieejams šis risinājums, tad viņas noteikti varēs daudz veiksmīgāk sasniegt. Un šī saziņa kļūs efektīvāk arī no valsts un no pašvaldību iestāžu puses. Un, protams, liela daļa, kāpēc to ieviest, ir šī izmaksu efektivitāte iestāžu pusē par to, kad varam pāriet šo digitāliem dokumentiem un elektronisko apriti. Un tas, protams, ir soli pa solim, jo vairāk būs lietotāji, jo efektīvāk būs tas, būs lielāk šī atdeve. Šeit es varbūt tām īpaši nepieskāršos, bet šī pamatdoma, kad līdz šim nav bijis tāds vienots risinājums un ir kā sasniegt iedzīvotājs elektroniskā veidā. Un tad ir bijuši dažādi risinājumi, ko gan valsts, gan arī dažos gadījumos pašvaldības veido savas individuālās šīs drošās saziņas vides, kurā šos dokumentus var piegādāt. Vai tāds ekstrēmāks risinājums ir, ko ir izmantojis gan PMLP, gan, es sapratu, arī ir pašvaldību iestādes, kad šifrētos e-pastos sūta dokumentus, un tad ir atsevišķi īziņā vai sūta tur paroles, lai var atšifrēt, tāda saziņa, kas ir diezgan sarežģīta priekš iedzīvotāja, un
Jo no šī personu datu aizsardzības viedokļa, personas dati ir jāaizsargā vairāk nekā vienkārši plikos e-pastos sūtīt. Un, ja mēs pastamies no iedzīvotāju viedokļa, tad iedzīvotājiem tas nozīmē, ka viņam ir pie mājas nevis viena paskastīte, bet no katras iestādes, vai no vairākām iestādēm ir katrai sava paskastīte. Plus, ja mēs skatāmies no attīstības perspektīvā, tad pašvaldības varbūt arī vēl ar laiku uzliktu katra savu paskastīti šo te drošo saziņas vietu. Tad tas e-adreses risinājums vai tā doma ir tāda, kad ir šis vienotais risinājums, ko visi mēs izmantojam, un iedzīvotājiem ir šis viens piekļuvis punkts. Pat tad, ja ir dažādi šie turpina eksistēt, mēs nesakām, kad ir jālikvidē LADA sistēma, EPS vai EDS sistēma vai kadastrs, bet šī gadījumā, ja ir šādas sistēmas, arī viņām ir jāspēj sastrādāties ar šo e-adresi, lai iedzīvotājiem ir šīs te vienotais saziņas punkts ar valstu un pašvaldību. Kam e-adrese ir paredzēta? Tad, kā jau es minēju, tad e-adrese paredz saziņu starp iestādēm, tajā skaitā pašvaldību, un iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tad šobrīd likums neparedz, kad caur e-adresi sazinātos iedzīvotāji savā starpā vai uzņēmēji ar iedzīvotājiem. Tas šobrīd ir ārpus tvērumu, par to ir uzdevums varamam domāt ap 2019. Gadu, bet pirmajā posmā tas nozīmē, ka kā mēs kā iestādes varam efektīvāk sazināties ar mūsu iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem un citiem, kas ir biedrības nodibinājumi, arotbiedrības partijas, kas ir uzņēmuma reģistros reģistrētās personas. Jā, tātad šis ir tas tvērums, nav jāsatraucas par to, ka tiks sūtīts kaut kāds spams no viena iedzīvotāja uz citu vai no uzņēmumiem uz iedzīvotājiem. Šobrīd mēs domājam tikai, kā mēs kā iestādes sazinamies ar iedzīvotājiem mūsu. Un kā iedzīvotāji mūs var atbildēt arī starp citu. Un, šeit mēs redzam, kad e-adreses jau minēja, e-adreses jau obligātums, obligāti e-adrese, ja par to tālāk tas būs. Bet tad e-adrese nebūs obligāta iedzīvotājiem, varbūt to uzreiz pateikt iedzīvotājiem, tā būs izvēles iespēja, uzņēmējiem ar laiku obligāti, bet tas, ko mēs redzam pašvaldībām un valsts iestādēm, ka šī ir iespēja efektīvāk sazināties ar to mūsu aktīvāko, ekonomiski aktīvāko daļu, iedzīvotāji, kuriem ir svarīgs šīs te, ērtāks saziņas veids, kas nav piesaistīts fiziskai, kas nevienmēr var atnākt tur iestāžu darba laikos, kas nevienmēr varbūt atrodas uz vietas mūsu pašvaldībā, bet viņi mums ir pietiekami svarīgi, varbūt dēļ tā, ka viņiem pie mums ir īpašums, viņiem, ir vēl kaut kāds darīšanas mūsu pašvaldībā, un lai mēs ar viņiem varētu efektīvāk sazināties, tad, šī būs tā sabiedrības daļa, kas visdrīzāk būs pirmie, kas vēlēsies izmantot šos risinājumus. Līdz ar to tad, mums ir interese, lai viņiem būtu, lai mēs viņus varētu noservēt šādā veidā. Un te varbūt var nelasīt, bet tā doma izstāstīšu pavisam ātri, kā tad tas no iedzīvotāja skata punkta notiktos. Iedzīvotājs piekļūs e-adresē izmantojot kvalificētus līdzekļus, un tas nozīmē šobrīd e-ID karte, un arī internetu bankām būs iespēja kvalificēties ar tām, kuras kvalificēsies, ar tām varēs izmantot. Iedzīvotājiem šis konts būs portālā Latvija LV, kas ir līdzīgi kā internetu bankās, mums ir šīs te drošās darba vietas, līdz ar to tur nebūs kaut kāda e-pasta adrese, tur gatis.ozols@latvija.lv, bet būs vienkārši šis konts, uz kurieni iestādes, tā skaitā pašvaldības, sūtīja šo te saziņu. Es autentificējoties portālā Latvija LV, tāpat kā internetu bankā, tad redzēšu, vai man ir pienākuši ziņojumi, nav pienākuši ziņojumi. Tad tādā veidā arī šī te no iedzīvotāju viedokļa tas notiks. Viņš pasaka, ka viņš kontu aktivizē, visām iestādēm ir pieejama informācija par to, ka konkrētai personai konts ir aktivizēts un jāsūt uz šo kontu, un tad, kad ziņojums pienāk, es autentificējos portālā, saņem šos ziņojumus. Ja gribu, saņemu notifikācijas uz savu e-pastu, par to, savu privāto e-pastu, teiksim, inbox vai Gmail par to, kad ir šie ziņojumi pienākuši. Un pamatā, kas tiks sūtīts, ir šī te oficiālā korespondence, kas ir lēmumi, dažādi administratīvie lēmumi, un iespējams ar laiku arī atgādinājumi, brīdinājumi, bet par šo vēl tiks, teiksim, izstrādātas vadlīnijas, kas būtu tā informācija, kas būtu sūtāma
lai cilvēkiem nepārsātinātu šo kastīti, teiksim, ar kaut kādiem vai reklāmas, vai tur apsveikumiem, tad tās būs tās lietas, kuras droši vien nebūtu ieteicams, tās arī var par parasto e-pastu sūtīt, tur nav pamatas izmantot šādu kanālu. Bet par to vēl uz priekšu. Nu, tad iedzīvotājiem ieguvumi, lielam jau mēs runājām, ir garantēta sūtījuma piegāde neatkarīgi no šī fiziskās un no laika, un tāpat arī dokumentu glabāšana. Tad doma, kad būs pieejams arhīvs, kādu noteiktu periodu šie dokumenti būs glabājami. Pašvaldībām un valstī ieguvumi, nu, tad pieaugot šim te reģistrēto lietotāju apjomam un īpaši tad, kad visi uzņēmumiem būs obligāts, tās šī administratīvo izmaksu ekonomija potenciāli vajadzētu būt, un tā, ko rāda ārzemju pieredze gan Dānijā, kur mēs bijām arī pieredze apmaiņā, gan citās valstīs, tad tas ir viens no tiem pamat motivatoriem, kādēļ iestādes iesaistās, un tā ir arī garantēta sūtījuma piegāde, arī, piemēram, ja atrodas cilvēks ārvalstīs, viņš var tāpat sazināties un saņemt šo oficiālo korespondenci, un korespondenci tiek paziņot arī ātrāk, tiksim, 2 dienu laikā, ne 7 dienu laikā mēs rakstām ierakstītu vēstuli. Un tad nedaudz par šo juridisko ietvaru, ko tad nosaka likums. Tur likumu var izlasīt, viņš nav pārāk garš, bet varbūt tādas dažas tās esences, ko šis likums paredz. Likums paredz, kad, kā jau minējām, kad šī saziņa notiek, izmantojot e-adresi gan starp valsts iestādēm, tā skaitā pašvaldībām mēs šeit saprotam, un starp iestādēm un privātu personām. Otrs, ko tad nepiemēro starp privātu personām, ko minējām, iedzīvotājiem vai uzņēmējs iedzīvotājiem nesūta. Un vēl viens otrs izņēmums ir, ja iestādēm savā starpā jau ir kaut kādas sistēmas, tad viņas arī var izmantot šīs sistēmas, viņiem nav jāizmanto e-adrese. Nu, tas ir, piemēram, DAUKS, tas būtu valsts iestādēm ministrijām, kur viņas gatavo dokumentus uz ministru kabinetu, vai tas ir, es nezinu, kaut kāds, piemēram, tur Nino sistēmas vai SOPAS sistēmas, viņas tur nav jādublē ar e-adreses kaut kādu sūtīšanu. Ja jūs turpināt lietot šīs sistēmas un e-adresi, tad nav tas jādublē. Tad vēl atsevišķas normas ir par to, ka ja cilvēkam ir aktivizēta e-adrese, tad dokuments sūta šo e-adresi, un tos dokumentus, ko sūtītu arī uz e-pastu, ir jāsūt uz šo e-adresi. Protams, nu, jāskatās, vai jūs varat šo personu identificēt, vai persona ir identificējama. Un dokumentu paziņošana tagad tiek uzskatīts, ka dokuments tiek paziņots 2. darba dienā. Tad šeit ir svarīgi dokumenta nosūtīšanas un piegādes fakts, nevis cilvēka atvēršanas fakts. Tad, ja cilvēks ir aktivizējis e-adresi, viņš ir apliecinājis, ka viņš šo e-adresei sekos līdzi. Viņš viņai var saņemt šīs notifikācijas, un dokuments tiek uzskatīts par paziņos par 2. dienā pēc viņa nosūtīšanas, nu, tātad nonākšanas iedzīvotāja kastītē. Tas tad būtu par to īsumā, nu, kas tad ir šī e-adrese, kā viņa veidojās, kā viņa sastāv, un tad par soļiem, kā tad tiks ieviesta Latvijā, kādi ir šie termiņi. Ja mēs skatāmies, tad varam sekot no augšas, kad tad e-adrese tiks ieviesta, nu, pakāpeniski, un būs gan obligātais, gan izvēles režīms. Tad iestādēm obligāti, iedzīvotājiem brīvprātīgi un komersantiem pakāpeniski. Nu, tas būtu trijos tādos jēdzienos nodefinējot. Un, ja mēs skatāmies no augšas, sekojot, tad e-adreses likums stāsies spēkā 1. martā 18. gadā. Un šobrīd jau likums ir pieņemts, visi var lasīt, šobrīd tiek izstrādāti ministru kabineta noteikumi, un paralēli notiek darbs pie risinājuma izstrādes. Sākumā obligāti uzreiz e-adrese ir jālieto valsts iestādēm, tajā skaitā pašvaldību iestādēm, un rezerves karavīriem. Tātad tas bija, ko deputāti likumā ierakstīja speciāli, kad tiem, kur ir kā rezerves karavīri, viņiem obligāti uzreiz arī ir jāaktivizē e-adrese un jābūt pieejamiem ar domu, ja ir, nezinu, tiek sūtīts ziņojums, kad jānāk uz mācībām vai kaut kas tam līdzīgs, tad, lai būtu pieejami arī šādā veidā, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Bet tad pilnā režīmā šī e-adrese būs aktivizēta. Paralēli fiziskām personām un vidas nodokļu maksātāju reģistros reģistrētiem, kas ir šie pašnodarbinātie, viņiem ir iespēja brīvprātīgi aktivizēt e-adresi. Tad tie, kuri vēlas, tie, kuri grib, viņi
kaut no 1. jūnija aktivizē un saka valstī un pašvaldībā mēs turpmāk gribam sazināties tikai elektroniski. Un tie, kuri ir aktivizējuši, pret tiem valstī ir saistības nodrošināt šo saziņu tikai elektroniski, un tā ir skaitā pašvaldībām. Un tas režīms turpinās šobrīd visu laiku, fiziskām personām visu laiku ir brīvprātīgi. Un tad no 1. janvāra 19. gada pieslēdzās komersanti, kuriem sākumā ir brīvprātīgais režīms 1 gadu, tātad aktīvākie uzņēmēji, kuri saka, es esmu digitāls, gribu būt tikai digitālā video, un viņi var jau aktivizēt no šī te 1. janvāra 19. gada. Savukārt, no 20. gada, tad jau ir visiem obligāti. Tad ir 1 gads, kad var trenēties, var mēģināt, var konsultēties. Mēs paši savas sistēmas varam pārbaudīt, esam gatavi, neesam gatavi kaut kādas problēmas novērst, uzlabot un pakāpeniski tad iet uz šo obligāto lietošanu. Un tad 20. gadā pēc likuma pieslēdzās arī tiesas, Zērinā tiesa izpildītāji, maksātnespējas administratori. Pirmajā solī tad ir valsts pašvaldība iestādes, nav tiesas, tiesas process nav šī te obligātajā saziņā. Bet no 20. gada ir paredzēts, kad arī tiesas ir pieslēdzās. Ja mēs paskatāmies no tādas sagatavošanās posma, tagad to apakšu var neskatīties, tā apakša ir varbūt vairāk kontekstam, bet mums ir jānonāk līdz tam 18. gada martam vēl un jūnijam. Un kas ir tie darbi, kas šobrīd tiek veikti? Šobrīd tiek veikti vairāki, teiksim, no tā juridiskajā plāksnē, normatīvo aktu plāksnē notiek tas, kad, pirmkārt tiek noteikts, kurš tad to e-adresi izveidos uzturēs, tad tiek grozīts vrā nolikums, tiek grozīti arī kādi normatīvie akti, kas ir saistīti, lai šī e-adrese darbotos. Bet šeit ir 2 svarīgi, varbūt uzdevumi, kam vēlos pievērst uzmanību. Ministrijām ir uzdevums grozīt visas savus speciālos likumus, speciālās normas, kuras paredz kaut kādu citu paziņošanas kārtību, ka viņām ir jāizgroza, ka šī paziņošanai ir jātiek organizētai ar e-adresi. Tad līdz 1. jūlijam šim gadam tas ministrijām ir jāizvērtē un jāizdara. Otrs, līdz 1. augustam tiks apstiprināti ministra kabineta noteikumi par šo e-adresi. Tad, kā e-adrese strādās, kā notiks pieslēgšanās, kā notiks darbs šajā e-adresē, tad no likuma izrietošā speciālajā ministra kabineta noteikumi, tad kādas saskarnes būs pieejamas, tas pie tā darbs notiek, tad šobrīd jau var iesaistīties šo ministru kabineta noteikumu izskatīšanā. Un pats likums atspēsties spēkā martā. Par tiem tālākiem posmiem varbūt tur pat īsti šobrīd nestāstīšu, tur var paskatīties pēc tam slaidos, ja interesē. Tad tas ir tas, kā mēs nonākam valsts pusē līdz tam, kas šeit varētu būt interesanti pašvaldībām. Pašvaldībām nekādi pienākumi nav uzdoti šeit normatīvajā bāzē tādi direktīvi kā iestādēm pārskatīt normas un tagad aktualizēt, bet tas, kas būtu nepieciešams, kad pašvaldības paskatās arī savus šos iekšējos saistošos noteikumus, jo likums kā tāds būs, protams, viņš būs spēkā un viņš būs jāievēro, bet lai nebūtu šīs te kādas neskaidrības, lai nebūtu kaut kādi pārpratumi, tad būtu labi arī šīs te saistošos noteikumus, ja viņi ir kaut kādā brīdī pretrunā, ka viņus arī pašvaldība aktualizē, vai tās ir kaut kādas iekšējās instrukcijas vai kā, bet par to mēs vēl runāsim. Bet tad ministrijām tas ir līdz 1. jūlijam. Protams, lai šo pasākumu iedarbinātu veiksmīgi un viņš varētu strādāt, nepietiek ar to, ka mēs tur izstrādājam tehniskos risinājumus un ir nepieciešams arī gan stāstīt par to, gan arī apmācīt lietotājus. Un ir paredzēts, ka tiks veiktas gan apmācības, viens tāds, teiksim tā, varam teikt apmācība, neapmācība, bet šādu līdzīgu vai šādu semināru veidā tas varētu būt arī valsts iestādēm, speciālajām grupām, kas izmanto šo e-adresi 17. gada laikā par to, kādā veidā var pieslēgties, tad, kad būs, teiksim, saskaņu specifikācijas, tad, kad būs
noformēts par to, kādā veidā lietotājs varēs saņemt, ja par to noteikti būs kāda papildu informācija, vai tas būs webinārs, vai tā būs vienkārši vadlīnijas, kuras mēs izsūtīsim. Tas var būt dažādi formāti, tur mēs labprāt arī dzirdētu jūsu tā kā, vēlmes vai atsauksmes, kas būtu tas efektīvākais formāts, kā jūs par to gribētu uzzināt. Jo klātienes seminārus varbūt katrā pašvaldībā mēs visdrīzāk nevarēsim nodrošināt. Un, tad 17. gadā vairāk būs saziņa tieši par to, kā pieslēgties, kā pārmainīt savus procesus. Un tad jau 17. gada beigās, 18. gada sākumā, kad būs palicis pusgads vai mazāk līdz šī adreses ieviešanai, tad sāksies arī sadarbība ar šo te vairāk uzsvars uz komunikāciju ar iedzīvotājiem par to, kā tad viņiem pieslēgties, kā izmantot, kā tajā e-adresē strādāsim, un šeit ir paredzēts gan centralizēti pasākumi, ko varam organizēs, un tāpat plānojot šos pasākumus, mēs noteikti sadarbosimies ar mūsu partneriem, gan pašvaldību savienību, caur to arī ar katru jums par to, kas ir tie veidi, kā mēs varam komunicēt, un kas ir varbūt arī tie atbalsta materiāli, ko mēs varam izgatavot, piemēram, pie pašvaldībām, lai pašvaldība var saviem iedzīvotājiem stāstīt, lai var saviem darbiniekiem stāstīt un apmācīt, un būtu pieejami šie informatīvie materiāli. Tā kā par to noteikti tiks domāts, un sadarbībā ar jums arī strādāsim pie šie te komunikācijas risinājumu izveides. Un tad tas trešais ir, kā pašvaldībai būt gatavai. Šeit es aicinu jūs būt gan uzmanīgiem, gan arī kā teikt, nevis saudzīgiem, bet ja ir kaut kas tāds, ko jūs redzat, kas noteikti būtu svarīgi, bet šeit nav pieminēts, tad noteikti jūs sakat pēc tam, un lai mēs to varam ņemt vērā, un arī, lai, teiksim, varat dalīties ar saviem kolēģiem par tām lietām, kuras jūs esat sapratuši pie sevis, un kas par ko būtu jādomā, lai pie šī te risinājuma mēs visi kopā nonāktu. Skatoties pa soļiem, mēs varētu teikt, no šīs dienas perspektīvas, kas ir tie vairāki bloki. Viens ir tas tehniskais bloks. Tas pirmais tehniskais bloks, kā mums vispār pieštepselēties tā e-adresei pa lielam būtu. Tad ir jāizdomā, ir jāpieņem tas lēmums. To lēmumu varbūt jūs nevarat vēl šobrīd pieņemt, tāpēc, ka nav tehniskās specifikācijas vēl, bet konceptuāli tad tā doma, kad būs vairāki risinājumi, par to arī vēlāk jau pastāstīs. Un jums ir jāapstāst, kas ir jūsu pašvaldībai, gan šim te dokumentu apjomam, gan jūsu nodrošinājumam ar lietvedības sistēmām, gan jūsu tādai ierastai kārtībai, kas ir tas labākais risinājums. Vai tā ir sistēmu integrācija, tad lietvedības sistēma integrācija, vai tas ir lietotāja darba vieta portāla vidē, kur tiks izveidot speciāls, vai attīstīts portāls, par ko stāstīs, vai tas ir VPV KATS risinājums, piemēram, ja jūs esat KATS šī te vienotā pašvaldību un valsts klientu apkalpošanas centru tīkla dalībnieks, tad arī jums būs pieejams risinājums, ko jūs varat izmantot ne tikai šo KATS darbināšanai, bet arī šo pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, par ko arī vēlāk stāstīs. Un ir jāorganizē piekļuve vai pieslēgšanās šai e-adresei. Par to tad vairāk tiks stāstīts. Vienā gadījumā tas būs integrācija, otrā gadījumā tas būs vienkārši lietotāju saņemšana, lietotāju administrēšana, par ko tad arī vēlāk stāstīs. Tas ir tas viens tehniskais. Pirmais ir vispār tam visam pieslēgties klāt un izdomāt, vai mēs integrējamies, vai mēs vienkārši paņemam kā lietu. Šeit arī bilde, jā, kā tas viss, tie scenāriji, bet par to vēlāk stāstīs vairāk. Tad otrais bloks būtu tādi organizatoriskie pasākumi, un tāpēc mēs arī iedrošinājām uz šo semināru un vispār pašvaldībām arī tajā vēstulē, ko sūtījām, kad šis nav IT projekts tikai. IT īstenībā tur būs viena daļa, štepseli pieslēdzu, viss kārtībā. Tā IT daļa ir izdarīta varbūt, ja. Lielāks izaicinājums, ko mums rāda arī tā pieredze, ka mēs bijām Dānijā un Kopenhāgenā, ko viņi stāstīja, lielākais izaicinājums ir pārmainīt pakalpojumu sniegšanas procesus, pārmainīt darbinieku, tā apmācību un to klientu apkalpošanas to pusi. Kā mēs vispār tagad šo pakalpojumu sniedzam, ņemot vērā, kad, ja agrāk bija tā, kad atnāca vēstuli atbildējām, tad tagad mums ir jāpastāst, ir e-adrese, nav e-adrese, sūtam uz e-adresi,
vai kā mēs organizējam savu pakalpojumu sniegšanu. Un jāpaskatās, kā tie mūsu esošie procesi un mūsu tā pakalpojumu sniegšanas kārtība, vai viņa nav pretrunā ar šo te jauno kārtību. Un ja ir, tad sākumā ir jāpaskatās, jāgroz droši vien tie mūsu vai nu saistošie, kas ir tie ārējie, vai arī kaut kādi iekšējās kārtības, instrukcijas, un jāpielāgo šim te jaunajam procesam. Tātad tas būtu tas organizatoriskais darbs, par ko jau arī noteikti var sākt domāt pašvaldībās par to, kas vai nav kādas pretrunas un kādā veidā mums, kas ir jāpielāgo šajos, jāmaina procesos un jāizgroza arī šajās te normās. Tad, bet pašvaldības nav vienas ar to. Viens ir tas, ka, protams, mēs šeit varam formā viens ar otru konsultēties, bet arī no mūsu puses tiek plānots nodrošināt tā kā atbalstu un vairākus, teiksim, tādus, tas, ko šobrīd esam redzējuši vai no tām sarunām gan ar pašvaldībām, gan ar kolēģiem pašvaldību departamentā, kas būtu tas vēlamais atbalsts, tad viens ir, ka mēs sagatavotu vadlīnijas par tiesību aktu grozījumiem. Tātad, kas ir tās normas, kas izriet no likuma, kas ir tas, par ko būtu, teiksim, tajā pašvaldības pusē tiesību aktu jomā jāpadomā pie šīs e-adreses ieviešanas. Vai tas būs kaut kāds checklists, vai tas būs kaut kāds izskaidrojošāks vadlīniju veids, par to mēs vēl domāsim, bet doma, ka kaut kāds tāds atbalsta materiāls arī varētu būt, ko mēs no šiem visām pašvaldībām arī nosūtīsim. Un otrs būs, kā jau minēju, vadlīnijas par to, kas būs ne tikai pašvaldībām, bet visām iestādēm, ko tad mēs sūtam uz to e-adresi. Viens ir administratīvi akti, lēmumi, bet ir kaut kādi robežu gadījumi, un tad ir jāsaprot, vai mēs Ziemassvētku apsveikumu sūtam, nesūtam, vai mēs informāciju par, teiksim, kaut kādiem tirgiem tur sūtam, nesūtam, tirdziņiem, vai, tās ir lietas, ko vajadzētu izveidot vadlīniju veidā, jo esam runājuši ar tām iestādēm arī, kuras jau darbina līdzīgus risinājumus, kad, un droši vien jūs paši arī, tad, ja jūs jūtat, ka e-pastā jums ienāk tur 20 paziņojumi dienā, tad jūs vienkārši viņus vairs nespējat lasīt un vairs arī nepievēršat uzmanību. Līdz ar to ir svarīgi saglabāt to, ka tur ir pati būtiskākā informācija, ko cilvēks zina, ka tā ir svarīga. Ar laiku, varbūt ar laiku, bet tas noteikti nav pirmā kārtā. Varbūt iedzīvotājs varēs tādā atlikšanāt kaut kādus veidus, kā viņš vēlētos, vai tur reklāmu tur saņemt, vai informatīvus paziņojumus, vai ne, bet šobrīd tādas iespējas nav. Pirmajā kārtā iesim pa soļiem, tad jau redzēs. Un savukārt par tehniskiem pieslēgumiem, protams, arī pieejams konsultācijas gan no VRA kolēģiem par to, tad kā šī integrācija var notikt, kā tiks piešķirt lietotāji un tā, bet arī tad soli pa solim ieviešot. Tas, ko mēs no savas puses vēl esam domājuši, kas mums varētu palīdzēt, kad vienmēr saka, ka tie lielie projekti izgāžās tāpēc, kad komunikācija trūkst un nesarunājās, un tur ir tā problēma īstenībā, nevis kaut kāda tur dzelži vai nesadarība. Un tad tā mūsu doma ir, kad mēs vēlētos, kad mēs šeit visi esam tāds kā liela komanda, kura sasniedz tā kā noteiktu mērķi. Un viens ir tas, kā mēs varam sazināties ar pašvaldību oficiālā veidā, tas ir sūtām vēstules un tad tur to lēmumu pieņemam un tad ejam uz priekšu, bet tad, kad jau darbs notiek, tad, kad ir operatīvā rīcība, tad nav laika vēstulēm, tad daudz efektīvāk ir sazināties kaut kādā ātrākā veidā. Un viens ir e-pasti, bet e-pastos ir tā problēma to, ka e-pastus vai nu tur ir liela tā kā to pievienoto kontaktu saraksts, un tad, ja kāds jauns ienāk, tad viņš tos vecos neredz, tad mums ir doma, ka mēs izveidojam šādu ja tie, kas zina, ir tāds jameris, kas ir tāds sociālā platforma priekš uzņēmumiem vai priekš uzdevumiem, kurā mēs aicināsim vai pievienosim, Krišāns to vairāk izstāstīs, visus šos te iestāžu koordinātorus par e-adresi ieviešanu, kur mēs varam operatīvi gan savā starpā kaut kāds jautājums risināt, gan mēs tur liksim aktuālāko informāciju, dokumentus, lai tā informācija būtu pieejama, lai mēs varam arī šajā operatīvajā līmenī sazināties. Šeit ir viens, ekrāna šāviņš, šobrīd ir viens ziņojums par šo mūsu semināru,
ir daži lietotāji no Varama, jā, bet šeit te visi jūs tiksiet pievienoti, un jūs varat arī savus kolēģus aicināt pievienoties. Šeit nav ierobežojums uz to, nu, kas ir tie dalībnieki, bet nu, būtu labāk tie, kas ir ieinteresēti vai iesaistīti adresi ieviešanā. Un šeit mēs liksim gan saites uz šiem svarīgiem dokumentiem, gan arī tos jaunumus, un arī tad varam organizēt diskusijas par kaut kādiem topikiem. Un ja jutīsim, ka kaut kur vajag pēc tam to oficiālo saziņu, nu, tad, protams, arī tas būs kā veids, kā mēs, protams, turpināsim sazināties, bet šeit ir tādi ikdienas darbi, kur mēs varam neskaidrības, kur mēs varam gan savā starpā, gan arī ar ministriju, gan ar brāku kolēģiem uzreiz noskaidrot. Un visiem, lai ir redzams, un tad nav tur, šeiksim, tā saziņa jāveic kaut kādā atkārtotā, dublējošā veidā. Tad viens jautājums, kas ir bijis, mēs tajā vēstulē, ko nosūtījām, jautājām pēc koordinātora. Un tad jautājums, ko tas koordinātors, kāds ir viņa uzdevums, ko viņš darīs. Un tas mērķis ir tagad nedaudz izstāstīt, kas tad tas koordinātors ir un kā mēs, teiksim, aicinātu un vēlētos redzēt to sadarbību ar koordinātoru. Mums ir 119 pašvaldības. Likums attiecās uz pašvaldībām un uz pašvaldību iestādēm, un vēl deputāti pielika klāt, ka likums attiecās arī uz tiem, kuriem ir deleģētas teiksim, kaut kādu uzdevumu veikšanu no pašvaldības puses arī privātpersonām, kas var būt komersants vai privātpersona. Tātad, nu, ja jūs rēķināt, cik jums katrai pašvaldībai ir iestādes un arī vēl šie te deleģētie, lai mēs, teiksim, no Varama puses to nokoordinētos ar katru atsevišķi, nu, tas būtu neiespējamā misija, mums vajadzētu veselu nodaļu droši vien uz to. Bet, nu, ir tā sagadījies, ka pašvaldība ir atbildīga par tām savām iestādēm un arī par šiem te deleģētajiem uzdevumiem. Un tad mūsu šī te doma ir, kad, protams, katra iestāde, katra organizācija pati tad pieslēgsies e-adresei, pati organizēsies, lai viņai būtu šie lietotāji, bet lai tas process notiktu un iet uz priekšu, un lai mēs saprastu, cik tālu mēs katrā pašvaldībā esam, mēs vēlētos, ka mēs varam sazināties no savas puses ar pašvaldību un ar pašvaldības pārstāvi. Un tad šī koordinātora loma būtu viens, ka, protams, viņš pārzina, kā šis process notiek pašvaldībā. Tur tiek ieviests, netiek ieviests, bet otrs, ko mēs vēlētos, ka caur šo koordinātoru mēs varam arī apzināt statusu par pašvaldību iestādēm un par šīm te deleģētajām, nu, privātpersonām, kurām ir kādas deleģētās funkcijas, kā viņām iet ar šo te adreses ieviešanu. Tas vai, teiksim, pašvaldība izveido iekšējo rīkojumu, ka šī persona viņai ir jāuzrauga tās iestādes, vai vienkārši viņai ir konsultatīva loma vai kā, tas jau ir pašvaldības ziņā. Bet tas, ko mēs vēlētos, un tas, kā mēs to redzam, to sadarbību, kad mēs informāciju visu, kas ir, mēs runājam ar koordinātoru, no oficiālo sūtam, prasam kaut kādu statusus arī no koordinātora, savukārt šie te, kas ir tie iestādes un deleģēto funkciju pārstāvi, viņi, protams, var piedalīties arī šajā te platformā, būt iekšā un pat taisno iegūt informāciju to, ko mēs šeit visi runājam, bet tā oficiālā saziņa un kaut kāda statusa pārskati, tad tos mēs organizētu caur pašvaldību. Mēs neko detalizēti tur neprasīsim un nav plānots, ka mēs ļoti dziļi gribam līst iekšā kaut kādos procesos, bet vispārējā izpratnē par to, cik mēs esam gatavi vai negatavi uz kaut kādu noteiktu periodu, tāda informācija mums būs jāapzina, un tad to mēs arī šādā veidā plānojam organizēt. Nu, tad šis koordinators varētu būt tas arī, kurš pašvaldībai ziņo par to, cik tad šīs iestādes ir gatavs vai nav gatavs šajā procesā iesaistīties. Nu, un tad pavisam esmu noslēgumā pēdējais, ja nemaldos, slaids. Kas ir tie turpmākie soļi, ko mēs esam identificējuši? Nu, viens ir par šo te anketu. Tātad tā anketa, nu, nav tāds tā kā mūsu izdomājums šobrīd, ka mēs vēlamies šo informāciju apkopot, un tā tad mums ir arī dots uzdevums no ministra kabineta
apzinātu šo te situāciju par to, kā mums sokās ar e-adreses ieviešanu. Un tie jautājumi anketā ir tādi, kur noteikti jūs uz ne visiem no viņiem šobrīd varat atbildēt, kad šitā būs un lēmums ir pieņemts. Bet šī informācija ir plānots, ka šobrīd mēs atbildam uz to, cik tālu mēs šobrīd zinām un kāds ir tas mūsu gatavības stāvoklis šobrīd, uz esošo brīdi, jo plānots, kad reizi ceturksnī, ne biežāk, varbūt retāk skatīsimies, kāda būs šī situācija, mēs šo informāciju vēlēsimies no jums aktualizēt, jo mums ir arī tālāk uzdevums reizi gadā, bet pirmā reize būs maijā ziņot informācijas sabiedrības padomē, bet, ja tur tas oficiālais nosaukums, bet pa lielam tas ir tad premjeram par situāciju ar e-adreses ieviešanu. Un tad redzam, ka šo 1. māju tas būtu jau varētu būt, varbūt ir vēl viena iterācija, kad mēs būtu izgājuši, vēlreiz jums pajautājuši par to, kā ir ar šo gatavību. Tas vienkārši, lai būtu šīs te tāds pārskats. Tātad pirmais solis ir izvēlēties šo sadarbības veidu, un par to jūs šodien stāstīs, vai jūs šobrīd jau varat pieņemt lēmumu vai nē. Tas ir tad jums jāskatās. Tātad pašvaldības saistošo noteikumu un iekšā normatīvo aktu aktualizācija, tur, kā jau minēju, nav direktīvas uzdevums, bet tas ir tas, ko mēs aicinām jums darīt un šī gada laikā paskatīties un, ja vajag, konsultēties ar mums. Un tad jau, kā jūs organizējat iekšēji, tas ir ar sadarbību ar savām iestādēm un deleģētajām personām, tas jau, protams, pašvaldības ziņā, bet viens no iespējām ir izvērtēt nepieciešamību vai nevajag izveidot kādu rīkojumu vai uzdevumu par to, kad ir jānodrošina šī adresa ieviešana. Vismaz attiecībā uz ministrijām un padotības iestādēm mūsu pieredze tā, ka atsevišķos gadījumos tāda pieeja tiek izmantota. Tas, ko mēs no savas puses darīsim, izveidojām šo platformu, tad pieslēgsim visus šos, kas būs šie koordinātori, plus tad var pieteikties arī vēl papildus personas, kam ir interese no šīm te iestādēm. Esam gatavi sniegt šīs te konsultācijas, atbildēt jautājumiem juridiskiem, organizatoriskiem par šo ieviešanu, un tad pavisam praktiski tad apkoposim informāciju un organizēsim tādu pārskatu gan priekš valdības, gan priekš ministra prezidenta par e-adreses ieviešanu. Tad martā plānojam, kad informāciju valsts sekretāriem sniegt, un tad maijā informācijas sabiedrības padomē vai premjeram, kā minēju. Savukārt kolēģi tad konsultē par tehniskiem jautājumiem, ja ir kāda, tad to informāciju jūs arī varat sazināties un saņemt. Tā kā tas ir izskrienot ātri cauri tiem galveniem procesiem. Protams, šī prezentācija ieraksts būs pieejams, tādēļ to droši varat izmantot darbam un, ja vajag kaut ko jautāt. Un, ja mēs tā savelkam, kas tad ir šī e-adrese, tā ir oficiāls saziņas kanāls ar iedzīvotāju. Ja iedzīvotājs aktivizējas, tad mums viņš ir jāizmanto, tam ir speciāls regulējums. Ieviesīsim pakāpeniski, tad 18. gads jūnijas ir jābūt visam darbojamies, bet līdz tam ir tie mājasdarbi jāizdara, kas ir tehniskie, organizatoriskie, juridiskie, ko mums kopā ir jādara šajā 17. gadā. Un aicinām tad pašvaldības sadarboties ar mums gan šajā komunikāciju vidē, gan arī vienkārši sazinoties. Un, tā kā vēlreiz tikai to, ko var ievadā, kad risinājums ir plānots un tā doma viņa ir, lai viņš ir šis ērtākais un efektīvākais saziņas veids ar iedzīvotāju, ņemot vērā šo elektronisko saziņas attīstību, un uz to mums arī vajadzētu iet, lai mēs to varētu ieviest, un tad, kad būs lietotāji arvien vairāk, tad arī mums šī atdeve būs arvien lielāka. Un tad tagad iespējams ir vērts kāds jautājums, vai mēs atstājam līdz pašām beigām, vai varbūt ir kādi jautājumi tagad, jo, teiksim, ir tāds viens varbūt tāds bloks iziets, lai viņi nepazūd, un tad mēs runāsim tālāk jau par tehniskajiem risinājumiem, jo pašvaldībai, protams, ir svarīgi arī, kā viņi šo savus pakalpojumus un kā viņi tās sistēmas, kuras jau viņiem ir jau standartā, vai viņi sadarbosies, nesadarbosies, par to arī vēl runāsim. Jā, paldies.
Paldies, Gati, un tu gandrīz pat izdevās ierakstīties paredzētajā laikā, tā kā novēlam izdodošanu uzturēt šo te ritmu gan seminārā, gan turpmāk. Varam pieslēgties kādiem arī jautājumiem. Vispirms, ja ir kādiem no klātesošajiem, dosim vārdu, pēc tam arī no tiešraidē saņemtajiem. Jā, lūdzu. Sveiki, man jautājums ir par to anketu. Es saprotu, ka viņu aizpildu šobrīd tik, cik pašvaldība šobrīd līdz tam 25. janvārim var tur sniegt to informāciju, jā, tad... Jā, par anketu vēl mēs stāstīsim pašās beigās būs, bet jā, tad šobrīd anketa nav gala lēmums, anketa ir esošā gatavība, un tā arī dos signālu par to, vai mums ir vēl papildus kaut kas jāstāsta, papildus informācija nepieciešama, tā kā jā, tikai par esošo to līdzi. Jā, tad vēl par tiem dokumentiem saprot, ka to visu precizēs, ko varēs sūtīt, bet tie varētu arī būt, piemēram, pašvaldības kapitāla sabiedrība kaut kāda rēķina, kas tiek sūtīta uz e-pastiem, tā arī varētu tik sūtīt šādu e-adreses kontu. Piemēram, par komunāliem pakalpojumiem, nezinu, piemēram, bērnu dārzi sūta rēķinus tur vecākiem. Jā, nu šobrīd tur jāskatās, vai ir šī te deleģētā funkcija konkrētajai kapitāla sabiedrībai, jo, kā es minēju, likums šobrīd neparedz starp komersantu un iedzīvotāju šo sadarbību. Jā, tas ir tas, ko mēs nākotnē strādāsim, un kura droši vien tā atdeva varētu būt vēl lielāka. Tad, ja tur ir deleģētā funkcija, tad tas varētu tā būt, bet, nu, tāpēc mums domā arī, kad, nu, jā, ir jāizveido vēl šīs vadlīnijas arī par šo te tiesisko regulējumu, kam uz ko attiecās. Tur varbūt tad ir jāpasās arī, vai jums ir šie deleģējumi līgumi par kādām funkcijām. Tas, es domāju, vienkārši praktiski tas būtu arī iedzīvotājiem ļoti noderīgi, ka viņam arī, teiksim, tāda informācija visi nāktu. Jā. Un vēl par biedrībām, organizācijām, viņām saistās tas pats uzņēmumu regulējums, ka no 18. gada viņiem būs tas brīvprātīgais, tā kā, un tad no 20. gada obligāti, jā. Jo tur bija, ka iedzīvotājiem būs visu laiku brīvprātīgi, uzņēmumiem būs... Viņiem ir tā kā komersanti, jā, jo viņi ir uzņēmuma reģistros reģistrētās personas, jā. Jā, labi. Un vēl par to aktivizēšanu kontu, tā būs manuāla pārbaude, ja, būtībā, ka pašvaldība kaut kā manuāli pārbaudīs, vai konkrētai šī uzņēmuma vai fiziskai persona ir šis konts aktivizēts. Tur būs dažādi, atkarībā kādu jūs to, nu, tad droši vien kolēģis stāstīs, kādu pieslēgumu veidu jūs, ja jūs izvēlaties šo iestādes darbinieku darba vietu, tad jūs iedat adresātu un jums tad parādās, viņam ir konts, nav, nu, pēc personas koda, ja jums ir sistēmas saskarne, nu, tad arī sistēmā jūs vajadzētu būt, kad šajā jūsu galā ir šī te integrēta jau šī pārbaudas funkcionalitāte. Labi, paldies. Tad varbūt tagad viena jautājuma no internetā saņemtajiem no Aglonas novada pašvaldības Jānis Rutka vaicā, ņemot vērā, ka uz e-adresi piegādāt ziņu no iestādes būs uzskatīta kā saņemta 2 dienas pēc nosūtīšanas, personai jārēķinās ar to, ka procesuāla likuma kārtība jau sāks darboties, bet viņi var nespēt saulēcīgi reaģēt, kas atsevišķos gadījumos ir ar neatgriezniskām sekām. Vai sistēma paredzēs jau kādu pārbaudas mehānismu, kas fiksēs sūtījumu atvēršanu e-adresē? Jā, izstrādes gaitā esam konstatējuši arī šādu prasību, un tik tiešām būs iespējams fiksēt, kad persona konkrētos laikos ir atvērusi sūtījumu. Nu, teiksim tā, šobrīd vēl tā specifikācijas tiek gatavas, bet, teiksim, no ārvalstu pieredzes bija, mums vēl jāizdomā vēl, kā tas būs šeit pie mums, kad tad, kad tiek nosūtīts arī, tas nekas, kad tiek pieņems, ka tiek piegādāts 2. dienā, bet tāpat iestādes var saņemt pārskatu par to, nu, pēc kaut kādas, nezinu, vai tur ir atvērts vai nav atvērts, vai kaut kādas, nezinu, teiksim, dienu laikā vai nedēļu laikā, un tad jau var pieņemt lēmumu, vai vajag veikt kaut papildus saziņu vai nevajag veikt. Bet, nu, tas vēl ir specifikācija izstrādē, jā. Vai vēl kāda no klātienes ir jautājumi? Ja nav, tad mēs vēl pieslēgsimies jautājumu atbildēšanai arī vēlāk, tos, kurus paspēsim šodien pārējos, tad arī pēc tam publicēsim mājaslapā atbildes uz šiem jautājumiem. Tagad dod vārdu pārstāvim no VRA, Arnim Kudiņam, tad lūdzu. Labdien, kolēģi! Droši vien tas pirmais un galvenais jautājums pašvaldībām ir, kā tad varēs pieslēgties šai e-adresē? Vēlos visus varbūt mazliet nomierināt, ka nekas jauns netiek izgudrots.
mēs izmantosim esošos risinājumus, kurus pašvaldības jau izmanto pat labāk, vienkārši šos risinājumus pielāgosim darbam ar e-adreses sistēmu. Nākamajās slaidos jums parādīšu aptuveni arī, cik daudz pašvaldības jau viens vai cits risinājums izmanto, pastāstīšu par būtiskākajām izmaiņām šajos risinājumos un cik ļoti tas ietekmēs varbūt arī pašvaldību darbu un pārējās visas tās lietas. Kā redzat pirmajā slaidā, tad esošajās risinājumos, ko izmanto pašvaldība, viens no risinājumiem ir iestādes darbinieku darba vieta, kuras pašvaldības izmanto jau pat labāk. Šajā risinājumā reģistrēts pilnīgi visas pašvaldības. Šeit tiek izmantots risinājums, ka caur Latviju LV iedzīvotājs var nosūtīt jebkurai pašvaldībai ziņu, un pašvaldība caur šo risinājumu spēj sniegt atbildi šim iedzīvotājiem. Otrs risinājums ir, kad pašvaldības ar savām dokumentu vadības sistēmām pieslēdzās dokumentu integrācijas videi, un šādi valsts iestādes pašvaldības var sastarpēji sazināties. Un trešais risinājums ir, iespējams, centīšos atbildēt uz kolēģis iepriekš uzdoto jautājumu, vai varētu būt risinājums masveida ziņojumu sūtīšanai, kas varētu būt arī rēķini. Tad šis trešais risinājums tieši tam ir paredzēts, kas ir no biznesa sistēmām, kur sūtot dokumentu nevajag ievērot kaut kādas dokumentu veidošanās principus, kad ir vienkārši ziņojumu sūtīšana. Lielam adresātu skaitam, liels dokumentu apjoms. Runājot par esošajiem risinājumiem, tad viens no tiem ir dokumentu integrācijas vide, kur pašvaldības savām dokumentu vadības sistēmām slēdzās klāt. Lai varbūt nebūtu tā, ka tas ir kaut kas abstrakts, ko pašvaldības varbūt izmanto vai neizmanto, tad uz 9. janvāri pie šī risinājuma ir pieslēgušās 34 pašvaldības, kas ir ļoti daudz, un mēs redzam, ka 6 no šīm pašvaldībām jau stāv rindā. Ko šo gribu teikt, ka uz praktiski tuvāko nedēļu laikā jau trešdaļa no visām pašvaldībām būs pieslēgušās pie dokumenta integrācijas vides. E-adreses kontekstā mēs pielāgosim šīs saskārnes, kas jums šeit redzams, 6 saskārnes, lai pašvaldības varētu strādāt ar šīm dokumenta integrācijas vidēm, jo dotajā brīdī ir tā, ka šīs dokumentu vadības sistēmas nodrošina komunikāciju tikai starp valsts iestādēm, bet nenodrošina šo komunikāciju ar iedzīvotājiem. Līdz ar to, ja mēs runājam tieši par šiem papildinājumiem, tad šie papildinājumi būs šajās saskārnēs, lai pašvaldības, valsts iestādes varētu komunicēt ar iedzīvotājiem, restīvi izvēlēties šo iedzīvotāju, kuram ir aktuāla e-adrese un nosūtīt viņam ziņu. Ja kāda no pašvaldībām tādu vai citādu iemeslu dēļ vēl nezina, kas ir dokumenta integrācijas vide vai vēl nav paspējis pieslēgties, cik noprāt šīs prezentācijas būs publiski pieejams, tad šeit ir arī pieejamie dokumenti, kur jūs varat izvērtēt, kā rīkoties, kā pieslēgt savas sistēmas un tā tālāk. Veicot aptauju, mēs konstatējam, ka virs 10 pašvaldībās, tās ir tās mazās pašvaldības, kurās nav vispār dokumentu vadības sistēmas. Viņš šo informāciju uzkrāja Exceļos. Šīs risinājums būs ļoti piemērots tieši šādām pašvaldībām, mazajām pašvaldībām. Mēs pielāgosim esošo risinājumu, kas Latviju LV iesniegums iestādēji. Šo sadaļu droši vien jau visi no jums zina. Tātad tas ir iestādes darbinieku darba vieta un tiks pilnveidot šis risinājums, lai šīs mazās pašvaldības vai arī citas institūcijas šo varētu izmantot un nosūtīt ziņu iedzīvotājiem. Un šeit uz doto brīdi šādi izskatās šī atbilde Latviju LV, cik kur iedzīvotājs ar Latviju LV sūta pašvaldībai vai kādai valsts iestādē, un šī ir tā atbilde. Arī šī sadaļa Latviju LV portālā tiks precizēta. Tas īsumā arī viss, varbūt jums ir kādi jautājumi. Es domāju, ka gan jau jautājumi vēl radīsies. Tagad varam pāriet pie nākamā prezentētāja, pie ZZDats direktora vietnieka Edži Žeira. Tad lūdzu, vārds tā. Jā, paldies. Te jau Gatis daudz ko izstāstīja. Gatis gan sāka teikt, ka esot viņam divas labas ziņas, man ir viena laba ziņa, viena slikta ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka ļoti patiesas prieks, kad mēs virzamies elektronizācijas virzienā un tā e-adrese ienesīs jaunas vēsmas mums Latvijā. Un mēs būsim, gribiet, negribiet, spiesti pāriet uz elektronisku dokumentu apriti.
Sliktā ziņa ir tāda, ka patiesībā man šodien nav daudz ko stāstīt, jo tāda reklāma vien sanāca, jo viss notiks automaģiski, kā es bieži vien saku. Bet nedaudz par detaļām tomēr pieskaršos, kā tad notiks pašvaldībās šī te vienotai pašvaldības sistēmai pārējo uz e-adresi. Principā tas notiks 2 soļos. Pirmais solis, es sākšu to grūtāko, ar ko Gatis nedaudz nobeidza, paštiesībā pašvaldībām būs lielākais darba apjoms, ne jau IT sfērā. Jums visiem būs jāstrādā, jāpāriet no papīra uz elektronisko. Jo tajā brīdī, kad viss ir elektroniski, nav jau problēmas tur saštepselēties kaut kur. To izdarīs, saštepselēsimies ātri vien, bet pati pārēja. Tiklīdz, ja jums ir kaut kāds papīrs neelektroniskis, tā jau ir problēma. Tātad līdz tam brīdim, kad jāpāriet, visiem papīriem jābūt elektroniskiem. Jebkuru elektronisku papīru var pārvērst papīra kopijā, izdrukāt, uzspiest kopijā, parakstīt, aizsūtīt kādam uz pa pastu, bet ja viņš ir papīrā, elektroniskā vidē viņš nestrādās. Līdz ar to tas ir tas pirmais lielākais solis. Tie, kas būs pārgājuši pilnā apjomā, tiem tas ir mazāks darba apjoms. Tie, kas jau līdz šim lieto pilnu vienoto pašvaldību sistēmu, tā skaitā grāmatvedību un lietvedību un arvien vairāk un vairāk elektronizējās, tiem tas tur sasniegt mērķi būs vieglāk. Otrais solis ir tāds diezgan vienkāršs un banāls. Pieslēdzam, tas notiek automātiski, kā jūs labi ziniet, ir jauna versija. No rīta slēdziet datoru, ir kaut kas jauns iekšā. Ieslēgsiet datoru vienā rītā un jums būs podziņa ne tikai sūtīt pa pastu, pa e-pastu, bet būs arī podziņa e-adrese. Kā tas izskatīsies, to šobrīd vēl nevar pateikt, bet tas būs diezgan vienkārši. Nedaudz detaļās, tātad, ja runājam, kā tas sasiesies, tātad šobrīd vienotā pašvaldības sistēma jau ir sasieta ar pasta sūtījumiem, jūs ziniet, tātad lielākā masa dokumentiem ir arī daudzas pašvaldības izmanto visādas drukātavas un tā tālāk, kā nosūtīt uz pastu, sūta arī e-pasta sūtījums, lielākā masa, protams, ir nodokļu maksāšanas paziņojumi, liela masa, te jau minēja bērnu dārza kvītiņas, tātad bērnu dārza ir tiešā pakļautībā, ja ir arī kaut kāda kapitāla sabiedrības ūdeņa un tā tālāk, tas jau nav tur apspriežams, tas ir diezgan skaidrs, tas ir tiešā pakļautība. Ļoti liela masa dokumentu tātad ir jau elektroniski, bet vēl lielākai masai būs jātop elektroniski. Tātad šobrīd pašvaldības sistēmā, vienotajā pašvaldības sistēmā lielākā masa ir nodokļu maksāšanas paziņojumi, brīdinājumi, lēmumi, atgādinājumi, rēķini, nomas rēķini, līgumi un tā tālāk, viss, kas ir šobrīd. Ja mēs runājam tie, kas jau šogad uzsāk lietot arī mūsu dokumentu vadības sistēmu lietvedību, tātad principā 100% visi dokumentu veidi pašvaldībās no ZZDats puses tiks nosekt un arī pieslēgt e-adrese. Ja izmanto citu dokumentu vadības sistēmu, tātad te jau minēja, kuras dokumentu vadības sistēmas paralēli vēl tiks pieslēgtas. Tātad šeit būs pieslēgums, tur būs nedaudz tehniski jāatrisina, jo būs pašvaldībai vienlaicīgi 2 pieslēgumi. Pašvaldībai uz 2 saņemšanu nevarēs saņemt, tātad, ja nāks kaut kādi iesniegumi par nodokli, diemžēl tie aizies uz dokumentu vadības sistēmu un tur būs manuāls darbs. Ar to jārēķinās, jo, ja ir divas dažādas sistēmas pieslēgtas, nevar nolasīt vienu dokumentu 2 reizes no e-adreses. Nosūtīšana, protams, nostrādās arī sadalītās sistēmās. Tātad paralēli te jau arī kolēģis Mārtiņš pastāstīs vēlāk par Rīgas projektu. Tajā brīdī, kad realizēsies Rīgas projekts, tas gan būs arī nedaudz vēlāk pēc e-adreses laika grafikā, tad, cik ir zināms, Rīgas projektā ir plānots ieviest vienotu saskarni pašvaldībām ar e-adresi. Tajā brīdī, ja būs vienota saskarne, tad šī te problēma risināsies, vai būs 1, 2 vai 3 lietvedības sistēma, ar vienoto saskarni varēs dokumentus nolasīt uz dažādām sistēmām. Šeit tā problēma risināsies, tātad ienāks iesniegumi, kas tur attiecas uz nodokli, viņi iekritīs nodokļu sistēmā, iesniegumi par sociālā pabalsta piešķiršanu deklarācijas un tā tālāk, ja kāds rakstīs elektroniski, iekritīs tur.
Nu, ja tā būs vienkārši sūdzība un tā tālāk, tā iekritīs dokumentu vadības sistēmā. Bet šis te laika grafikā ir nedaudz uz priekšu. Tas nebūs uz 18. gada 1. jūniju. Kas, protams, jāņem vērā, tātad, ja, kā jau minēja, 18. gada 1. jūnijā obligāti valsts pašvaldību iestādēm un karavīriem un iedzīvotājiem brīvprātīgi, principā tas jau nozīmē, ka pašvaldībām ir jābūt gatavām 100%, jo vairs jau nav starpības vai sūta vienam cilvēkam uz e-adresi vai 10 cilvēkam, risinājums jau tiek izveidots. Tātad, jo visām pašvaldībām ir sarakstes savā starpē ar valsts, tas skaitā arī tie paši maksāšanas paziņojumi, vienmēr ir citas pašvaldības īpašums citā pašvaldībā, tātad ir kaut kādas sarakstes, tātad pietiks ar vienu iedzīvotāju, kas uzrakstīs iesniegumu, tad mums ir atlicis gads un nedaudz, lai būtu 100% gatavi ieviešanai. Un tāds skaistais mērķis, ar ko es iesāku, tad mūsu mērķis ir samazināt papīra apjomu, un es uzskatu, ka šī adrese uzliek tik stingru rāmi, ka papīra apjoms praktiski tiek izskausts. Jo, kā jau es teicu, tad, lai nosūtītu uz e-adresi, papīram jābūt elektroniski, tad ir jābūt spējai sagatavot jebkuru dokumentu elektroniski. Un ja tāda spēja būs pašvaldībās, tālāk jau arī pašvaldība droši vien interese aicināt arī tur uzņēmējus un pārējos, kamēr nav e-adreses, iedot e-pastu, varēs viņam aizsūtīt dokumentu uz e-pastu, var piegādāt viņam elektroniski. Vecais stāsts varēs vienmēr izdrukāt ārā un uzspies kopija pareiza un apliecināt kaut vai referente. Un, protams, tās divas medaļas puses. Viens ir izstrāde, otrs ir ieviešana, un te es aicinu tiešām domāt par visu, kā tas notiks pašvaldībā. Protams, strādāsim kopā, palīdzēsim domāt par kaut kādām standarta instrukcijām, procedūrām, kā ko izdarīt mūsu sistēmās, kā ko izdarīt kopīgi. Tas ir lielākais izaicinājums, es domāju, kas mums visiem stāv priekšā. Paldies, tas ir arī viss. Paldies, Edžu. Es domāju, ka mēs tā kā aizsākās jau stāstījums nedaudz par Rīgas domas projektu, tad ar to arī varētu turpināt, un tad Egons pēc Mārtiņa. Lūdzu. Tātad sveicināti, es esmu Mārtiņš Plīkšs no Rīgas domas informācija tehnoloģija centra. Un es gribētu, pastāstīt par šo te projektu, ERAF projektu ieceru pašvaldības klientu informācijas pārvaldības risinājumu. Kā jau te kolēģi pieminēja, tad šis projekts vairāk būtu vērsts tā kā uz šo te centralizēto valsts un reģistru, gan arī citu risinājumu, teiksim, tiem, kas ir pirmās kārtas ERAF projektos atbalsta, izstrādēm, tad šajā te pirmajā kārtā mēs esam identificējuši vismaz ir kaut kādi 10 valsts projekti, kuros ir nepieciešama integrācija dažādām citām valsts informācijas sistēmām. Un kāds sakars tam ir ar e-adresi? Vistiešākā veidā, jo visu šī te informācijas apmaiņa, datu plūsums, kas notiks ar šiem te valsts reģistriem, tās būs nepieciešams apstrādāt šajās te, ko jau Žēra kungs pieminēja, biznesa sistēmās, un no šīm te biznesa sistēmās radīsies dažādi dokumenti, pakalpojumi, dažāda informācija, kas būs jānogādā iedzīvotājiem. Un šā projekta ietvaros tad ir domāts, kādā veidā var pašvaldībām sniegt jau pie esošajiem dokumentu pārvaldības vai vadības risinājumiem, pilnveidot un sniegt atbalstu. Tātad pilnveidot esošās šīs te dokumentu vadības sistēmas, kā arī piedāvāt kaut kādus risinājumus, atbalstam, teiksim, izmantot, skatīties šos te biznesa procesus, kas ir jau pašās pašvaldībās, pilnveidot tā, lai varētu nodrošināt, komunicēt ar iedzīvotājiem elektroniskā veidā un tā skaitā arī ar e-adresi.
Ko tas viss nozīmē? Ka faktiski sanāk tā, ka pašvaldībām ir jāvērtē arī tas, kādā veidā viņas organizē savus biznesa procesus iekšējos. Plus vēl kādus e-pakalpojumus, teiksim, vistiešākā veidā varētu izmantot tie iedzīvotāji, lai nebūtu šī te dokumenta apriti. Ja? Un šāda te e-pakalpojumi mums ir apzināti, tāpēc mēs arī gatavojam pašvaldībām principā un izsūtīsim tādu kā aptaujas anketu un aicināsim iesaistīties šo te pakalpojumu apzināšanā un lai mēs varētu, teiksim, kopīgi skatīties, kur ir šie te pakalpojumi, kurus mēs varam pilnveidot un tādā veidā piedāvāt iedzīvotājiem, ja pieņemsim Rīgas pašvaldība jau ir izveidojusi vairākus, varbūt tad kāda no pašvaldībām tos pašus var izmantot arī kopīgi savos risinājumos. Ja. Varētu patīt slaidus uz otru. Jā. Es atvainojos. Te es īsti pārstāstīju to, ko es praktiski te ir, kas ir projektā plānots darīt. Kas te vēl ir interesanta lieta, ir, ka pakalpojumu status vēsturu un pakalpojumu šo te kartiņu nodošanu, kas mums ir domāta, tad ir ideja tāda, ka pie dokumenta nāk jau ne tikai šie te paši dokumenti, ja, bet arī šo te pakalpojumu status, kā dokuments virzās citā pašvaldībā. Ja, un mums ir doma, ka mēs caur šo te risinājumu varētu padot šos te statusus, ja, vai tas būs divs vai šī kāda no citām saskarnēm, tad faktiski gan iedzīvotājiem, gan arī šīm te pašvaldības kāds darbiniekam būtu informācija, cik tālu virzās konkrētais iedzīvotāja iesniegums. Ja. Par šo te risinājumu standartizāciju, integrāciju. Ja. Te ir tāda lieta, kad faktiski šobrīd ir jau vairāk risinājumu, kā jau rādīja arī Vrā kolēģis pārstāvis, kad tā doma ir tāda, ka veicināt, izveidot šādu te platformu, kur iestādes darbiniekam būtu ērtākā veidā piekļūt šiem te daudziem biznesa aplikācijām, daudziem risinājumiem, jo, ja mazā pašvaldība izmantos šo te, pieņemsim, IDDV, jeb iedzīvotāju darba vietu, ja, tad faktiski iesaistoties mūsu projektā, tad būs iespēja arī caur vienotu universitātes saskārni, teiksim, izmantot, ja viņam būs arī kaut kāda savu lietvedības sistēma vai kāda, pieņemsim, no ZZ-dats aplikācijām, caur vienotu interfeisu, vienotu autentifikāciju pieslēgties un strādāt, ja, nestaigāt caur dažādām aplikācijām, bet, strādāt tādā vienotā vidē. Īsumā šeit ir varbūt tāds sadalījums, kuros projektos, kā attēlojās, kāda funkcionalitāte. Es viņai tagad neskriešu pāri, tas ir vairāk informācijai tiešām pašvaldībām izanalizēt to, kas, kur, kādos no šiem risinājumiem, kur atspoguļosies. Par Rīgas projektu runājot, mēs vairāk skatāmies uz dokumentu pārvaldību, ja, un e-pakalpojumu integrāciju. Tad iekšējās darba plūsums, kā mēs varam elektronizēt un ko darīt. Ja. Kā arī manis pieminēto jau iepriekš apmaiņa ar šiem te valsts reģistriem, jo tā informācija būs jāveido priekš dažādām biznesa aplikācijām un ko arī izmantos pašvaldības savu funkciju realizēšanā, es nezinu, plānošanā, nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanā, dažādos attīstības pakalpojumos. Ja. Tātad tas gala rezultāts faktiski jau būtu tiešām šo te sūtījumu nodrošināšana caur šīm te dokumentu vadības sistēmām uz e-adresi. Šobrīd kāds ir status pa projektu īsumā? Mēs esam sagatavojuši arī līdzīgi kā varams anketu, tieši kas uz projektu vairāk attiecās un nosūtījām. Principā šodien ir aizgājuši šī te vēstule, uzaicinājuma vēstule un arī anketa, kurā lūdzam aizpildīt tātad gan jautājums par šīm te kādas biznesa sistēmas un procesus pašvaldības vēlās pilnveidot, arī izmanto šobrīd, un tātad arī
tas, kādas aktivitātes plānotas tātad realizēt šajā te Rīgas projektā, ja. Nu, tad mēs gaidīsim šīs te aptaujas anketas, un līdz ar to arī Rīgas domas informācija tehnoloģija centra pārstāvi sazināsies un dosies vizītēs pie šīm te novada pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem un tālāk jau runās par konkrētiem risinājumiem un aktivitātēm, ko mēs vēl. Tas gala rezultāts ir tāds, kad mēs kaut kad marta beigās sniedzam jau projektu aprakstu, kad jau ir izdiskutēts un saskaņots ar šīm te pašvaldībām. Un arī varam šīs te projekta apraksts, nu, un tad tālāk gaidam tālākās darbības, jā. Tātad, es saprotu, ja ienāk pirmie jautājumi, es jau turpināšu lasīt un arī uzreiz atbildēt, jā. Vai anketa ir pieejama kaut kur lejuplādē un kaut kur parādiet linku, jā. Anketa viennozīmīgi būs pieejama Latvijas pašvaldības šeit pat mājaslapā, un noteikti arī gan elektroniskā veidā, gan arī būs nosūtīt uz jūsu novada pašvaldības oficiālām adresēm, tā kā mēs parūpēsimies arī par prezentācijām, par to informāciju par pašu projektu, tā kā viņi būs pieejami visos, teiksim, veidos, jā. Tad vēl kādi jautājumi? Labi, es dodu vārdu Egonam. Tā, kā tur tās kameras griežās, es esmu redzams, vai man jāpārsēžās kaut kur citur. Ir ok. Tā. Jā, man pat prezentēra šobrīd nevajag, man ir ekstremāli īsa prezentācija ar vienu bildi. Un ekstremāli īsi viņi sanāca tāpēc, ka šis te valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu pārvaldības sistēma, viņi viens atsevišķs aspekts, nu, no visu šīs te kopīgās bildes, un tāpēc, teiksim, lai nekopētos ar iepriekšējiem prezentētājiem, es izcēlu tikai šo vienu aspektu. Aspekts ir unikāls ar to, ka viņš ievieš jaunu veidu, kā tiek sniegta valsts un pašvaldību pakalpojumi, proti, ka mēs varam aiziet jebkurā vietā pie jebkura lodziņa, kurā ir šāds lepns VP vai kāds uzraksts, un tā kā jebkuru pakalpojumu pieprasīt vai turpināt jau iepriekš pieprasītu pakalpojumu izpildē kaut kādas nepieciešamās darbības, neatkarīgi no tā, pa kādu kanālu vai kurā citā vai te pašā kacā mēs esam iepriekš šo pakalpojumu pieprasījuši. Nu, tā ir tāda kopīgā vīzija, līdz ar to viņa nosaka šos te tālākos soļus, kas ir sadarbības starp visām institūcijām, kas ir iesaistītas valsts un tā skaitā, protams, plašā nozīmē, respektīvi arī pašvaldību pakalpojumu sniegšanā. Un šī sadarbība var notikt dažādos veidos. Un uz šīs bildes ir attēlot tā kā nosacīta tāda programma maksimums. Respektīvi, ja šis te valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru darbinieks ir tāpat kā līdz šim kaut kādu pakalpojumu pieteikuma veidlapu aizpildījis un piespiedis maģisko pogu nosūtīt, tad šeit viņam nekas nemainās, nekāda jauna poga neparādās, tur īpašā veidā nosūtīt vai tam līdzīgi, jo to nodrošinās aizberga neredzamā daļa, respektīvi visas tās funkcionālās komponentes, kas nodrošina šo te redzamās daļas darbību. Tātad, ja tā institūcija vai tā pakalpojuma vadības sistēma, kurai šis te pakalpojuma pieprasījums tiks nosūtīts, ir gatava viņu pieņemt caur šo te integrācijas veidu kā e-adresi, nu tad tas būs caur e-adresi, ja tur būs kāda cita integrācija, tad tā būs kāda cita integrācija, bet pa lielam tas, interesēs tikai šauru speciālistu loku, kas ir iesaistīti tieši šo te tehnisko, kā tie iepriekš teica, saštepselēšanās jautājumu risināšanai. Un savukārt paziņojums par to, ka tāds pakalpojums ir pieņemts, ļaunākajā gadījumā taps sūtīts no šīs pašas VPV kāds pakalpojumu pārvaldības sistēmas. Ļaunākā gadījumā to es saku tāpēc, ka labākajā gadījumā viņš būtu jāsūta tajā mirklī, kad ir šis pakalpojumu pieprasījums saņemts pakalpojumu sniedzēja pusē, kad pakalpojumu sniedzējs ir jau tā kā paņēmis viņu pretī, respektīvi paskatījies, ka tur viss ir kārtībā, ka tāds der un viss notiekās. Un tad mēs aizsūtam šo te informāciju, viņu vienkārši pilnīgāku, jo iedzīvotājs var zināt, ka
iesniegums ir pieņemts un ir aizpildīts korekti un taps apstrādāts. Lūk, tātad, ja šādu te informāciju pakalpojumu sniedzējam, viņa sistēmās kaut kādu iemeslu pēc, nav pieejama nosūtīšanai uz e-adresi, mēs visi esam liela izmaiņa priekšā, kamēr mēs šo visu e-pārvaldi iedzīvināsim, ne visi reizē varēs visu tā kā integrēt un sataisīt, tad, protams, var nokonfigurēt šo te VPV CAT sistēmu tā, ka, viņi aizsūta paziņojumu iedzīvotājiem uz viņa adresi, ka tāda darbība ir notikusi, un šis te pakalpojuma pieteikums ir tālāk nosūtīts tādai un tādai institūcijai jau turpmākai izskatīšanai. Faktiski tas pēc būtības arī ir, tā teikt, nosacīt no šī aspekta viss. Kā viņš saistās ar pārējām lietām, tur jau tīri, teiksim, tehniskais darbs, lai nebūtu atkal jaunas neērtības, lai nebūtu kaut kādas atsevišķas tur lietotāju vārdu pieslēgšanās, mēs pastrādāsim kopā ar šeit visiem pie galda sēdošajiem un arī tiem, kas ir citu sistēmu izstrādātāji, lai tas būtu pēc iespējas ērtāk un vieglāk. Un katrā ziņā tas mērķis nav tagad izveidot vēl 119 jaunas sistēmas vai citas, bet tā kā beidzot nodarboties ar to, lai šīs sistēmas būtu vienkārši, kā jau te minēju, saštapselēts pareizi kopā tādā ziņā, lai jebkuram tas būtu ērti. Līdz ar to šeit ar tikai tādu viena bilde, kas neapšaubām ir tikai tas aizberga redzamais darba rezultāts. Tas man arī īsumā viss. Un tad paldies runātājiem. Varbūt ir šajā brīdī vēl kādi jautājumi radušies klātesošiem. Ir pāris vēl jautājumi interneta skatītājiem, bet kuri gan ir tādi, kur prasās tāda izvērstāka atbildi un kur tad mēs arī sniegsim, pēc tam publicēsim pilnās atbildes saistībā ar fizisko personu, datu aizsardzības aspektiem un vēl drošības. Tie būs pieejami vēlāk. Tagad es nedaudz īsumā pastāstīšu par anketas aizpildīšanu, par ko arī esam jau saņēmuši jautājums. Jūs jau esat par to informēti, saņemot vēstuli no varam šo, ko mēs izsūtījām pagājušā gada beigās. Un, kā jau stāstītu, tās mērķis ir monitorēt iestāžu progresu e-adreses ieviešanā. Izmantojam mēs to pašu rīku, kas tiek izmantots e-indeksā aptaujās, un tas ir tādēļ, lai šīs te aptauja jums prasītu pēc iespējas mazāk darba aizpildot. Mēs ielasīsim jau tos laukus, kas mums ir zināmi no iepriekšējām aptaujām par pieejamām iestādēju informācijas sistēmām. Un, ja varētu, Mārtiņa prezentieri. Kā arī, jā, un tad šai te aptaujai tiks izsūtīt šonedēļ pieeja visiem koordinātoriem uz e-pastu, links un lietotāja vārds un parole. Un tad tālāk jūs varēsiet ķerties klāt tās aizpildīšanai. Jums pie vēstules tika izsūtīts jau paraugs. Mēs esam tagad nedaudz saīsinājuši šo te anketu, noņemot jautājumu par ieviešanas plānu, lai tad neieietu jūsu iekšējā darba organizācijā un atstājot to pašvaldību ziņā, ja tas ir jūsu pašu atbildības jautājums, kā jūs grasties to organizēt e-adreses ieviešanu. Bet tad atverot šo te anketu, jums parādīsies, būs pieejama instrukcija anketas aizpildīšanai, kā arī jums būs jau iedot pieeja jūsu iestādes šīs te anketai, kā arī varēs pievienot pārējās iestādes, kas automātiski nebūs ielasījušās. Piemēram, mēs nevaram zināt par to, kurām kapitāla sabiedrībām jums ir noslēgts deleģējuma līgums, līdz ar to ir šis te deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. To koordinātoriem būs jāpievieno pašiem. Šo te atsevišķo anketu par katru iestādu aizpildīšanu varēs nodot arī tālāk šīs kādas iestādes tam pārstāvjam, lūdzot pieprasot šo pieeju,
un tiks izveidota pieeja atsevišķiem. Bet tad kopumā šo te koordināciju anketas aizpildes ir šis te viens koordinātors atbildīgs, lai tad arī būtu pievienots šīs te iestādes, kurām tas ir zem katras pašvaldības jāaizpilda. Nu jā, tad aptuveni šādi izstāstā anketa. Es nevarēju būt labprāt parādījis izklišana cauri, bet šeit ir prezentācijā. Nu, tad tie lauciņi, kas mums jau zinām, būs aizpildīti, un tāpat viņi nākamajās reizēs, kad lūksim atkal sniegt informāciju šīta monitoringa mērķim, tad jums atliks tikai pamainīt tos lauciņus, kuros kaut kas ir mainījies. Lai jums nebūtu katru reizi jāvāc šī informācija, tikai vajadzēs koordinātoriem paskatīties, kur ir jums zināms, kas ir mainījies, vai aizsūtīt tālāk iestāžu atbildīgajiem, un līdz ar to arī tas darbs būs mazāks. Un kā jau Gatis teica, tad mēs plānojam reizi ceturksnī šīs te jums lūgt aktualizēt šo te informāciju, un arī, kā jau tik pieminēts, jūs nevarētu arī uz šo doto brīdi nezināt atbildes uz visiem jautājumiem, jo nu, visticamāk jūs tikai nesen esat sākuši domāt par to visu, kā ieviest, un šis seminārs ir domāts tam, lai jums tas taptu skaidrāks, tāpēc nu, aizpildiet to šajā brīdī pēc tās zināšanām, kas jums ir par tālāko rīcību, un tad arī nākotnē lūdzot atjaunot šo informāciju monitoringam, tad arī mainīsiet. Tas arī īsumā par anketu jums tiks izsūtīt šīs instrukcijas, tur ir pieejamas, un uz e-pastu būs arī konkrētā rīcība paskaidrot. Varbūt ir kādi jautājumi par anketas aizpildu. Jā, lūdzu. Aivars Kokins, Jelgavas novada pašvaldība. Redziet, pirmajā punktā es paskatījos, tur ir radiopogas, tātad izvēle ir iespējama no 3 variantiem 1, bet mūsu gadījumā izvēle ir tāda, ka komunicējot ar ministrijām un citām pašvaldībām mēs izmantojam to datu integrācijas vidi, ja? Bet komunikācija ar iedzīvotājiem, to pakalpojumu, nu, kas ir klientu centru. Tā ka šeit es nevaru atbildēt viennozīmīgi pa vienu uz šo jautājumu un viennozīmīgi. Jā, paldies par jautājumu. Tas, kāpēc es būtu ļoti labprāt gribējis tagad izklišanā cauri, jo tur tad uzspiežot šo te... Nē, var apakšā tad izvēlēties šo te... Tā jums situācija, kad ir gan kacu sistēma, gan, nu jā, tad mēs arī šo te izlabosim, lai tad var ievadīt vairākas. Jā. Komunikācija ar iedzīvotājiem būs caur šo klientu apkalpošanas centriem, bet komunikācija ar valsts iestādēm un citām pašvaldībām izmantojot mūsu lietvedības sistēmu. Labi, paldies jums par komentāru, un tā kā šis ir ļoti vērtīgi, lai tad arī nebūtu šo problēmu pēc tam. Vēl jautājums, kas ir ienācis nesaistīts ar anketu. Internetā mums ir, no interneta skatītājiem ir apmēram, cik lielām izmaksām pašvaldībai ir jārēķinās, plānojot budžetu šīs sistēmas uzstādīšanai, uzturēšanai. Jautājums, tātad varbūt šis tāds daudzdaļīgs jautājums, atbilde laikam sanāk, tad, kam es varētu dot, tad laikam Gatim Mārniem. Vienu, tad, ja kolēģi varbūt papildināt, tad ir jāstāstā konkrētā jūsu pašvaldības situācija, kāds ir jums esošais tas programmu nodrošinājums. Jo tas, kas būs pieejams visiem bez maksas, tā, protams, būs iestādes darbinieka darba vieta. Tad tur jūs saņemasiet lietotāju, ja jums kāds adresēs jūsu pašvaldībai ziņojumu, jūs viņu saņemsiet tur, tā kā šobrīd iesniegumus no portāla Latvija LV. Ja vajadzēs jums atbildēt, jūs arī caur šo varēsiet atbildēt, vai arī varēsiet iniciēt jaunu ziņojumu sūtīšanu, ja, nu, piemēram, jums ir pašiem jāsūta kāds lēmums, nevis jāatbild uz iesniegumu. Tā būs tā bezmaksas versija, kas būs nodrošināta. Tad jau ir atkarīgs, ja jums ir lietvedības sistēma kāda no minētajām slaidos, kur vrā nodrošinās saskarnes, tad tām arī šis atbalsts būs nodrošināts, un tad, nu, jāsās, vai tur vēl lietotāju pusē
droši vien kāds jums jau uzturēšanas līgums ir, vai par kaut kādu konfigurāciju kaut kas būtu jāmaksā vai nē, tas ir jāskatās. Mēs esam uzrunājuši arī vairākus izstrādātājus, un viņi teica, ka viņi arī varēs precīzāk atbildēt tad, kad būs šī specifikācija zināmas par šīm te konfigurāciju izmaksām. Nu, bet tad, ja jums ir kaut kāda pašiem sava lietvedības sistēma, kura nav no šiem, un jūs negribat izmantot bezmaksas risinājumu, nu, tad jums būs, tad, kad būs pieejamas tehniskās specifikācijas šīm saskarnēm, tad jums droši vien pie sava izstrādātāja būs jāvēršās un jājautā, cik tas varētu maksāt. Nu, savukārt, ja jūs vēl esat VPV kāds dalībnieks un esat šajā VPV kāds tīklā, tad jau, kā jau tika minēts, tad jums būs pieejama šī VPV kāds sistēma, kuru var izmantot arī ne tikai VPV kāds sūtījumu, teiksim, administrēšanai, bet arī pašvaldības pakalpojumu, teiksim, administrēšanai. Vai tā ir korekti, ja? Jā, nu, šī sistēma primāri tā tad ir domāta, lai nodrošinātu tā saucamā front-end funkcijas, respektīvi cilvēku, kurš nodrošina kaut kādu pakalpojumu pieņemšanu un tālāk nosūtīšanu. Viņi nekad nenodrošinās droši vien, teiksim, to, ko nodrošina jau citas esošas sistēmas, piemēram, lūk, ZZ-dats izstrādātā sistēma un tam līdzīgi. Bet tādā apjomā, jā. Es vēl pakomentēšu šī te Rīgas projekta sakarā. Tad tās aktivitātes varētu sākties ne ātrāk kā 18. gadā, un par šīm te dokumentu vadības sistēmām mēs varam skatīties, finansēt no šī te Rīgas projekta tikai ne ātrāk kā 18. gadā. Tad, ja divas ir jāpieslēdz ātrāk, nu, saprotiet paši, mēs nevaram šobrīd runāt, ka pašvaldībām tad ir jāmeklē savi līdzekļi, lai pieslēgtu šīm te divu risinājumam šobrīd. Varbūt nedaudz pakomentēšu par šīm te vienotās pašvaldības sistēmas izmaksām. Tātad šobrīd pilnas skaidrības nav par visiem finansējumiem, kā jau te minēja, ne visi ERAF ir sākušies, bet, ja ministrija minēja, tur lietvedības sistēmas, kaut kur ministrijas projektos ir iezīmēts arī pašvaldības sistēmas papildinājumi datu nodošanai uz e-adresi. Tā kā šobrīd tas skats ir tāds, kad izstrādes izmaksas netiks sektas no pašvaldību budžetiem, bet, jāatcerās ir viens, kad uzturēšanas izmaksas nav nevienā ERAFā iekšā. Tātad par uzturēšanas izmaksām tas jautājums joprojām ir atvērts. Pēdējais variants tas ir, ka vienmēr sēdz pašvaldības, ja nav citu variantu. Šobrīd ir tāds skats. Vai vēl klātienē ir kādam jautājumu? Tiešraidē, tas ir no interneta skatītājiem, vairāk mums nav pienākuši jautājumi. Pienākusi ziņa par to, kad ir pieslēgušies tiešraidē 220 dažādas IP adreses, par ko ir liels prieks. Kad ir tiešām interesi, jo ir pamats arī būt interesē par šo te informāciju. Tad, varbūt Gatim vēl kāds piebilstams. Jā, pašā noslēgumā droši vien tikai vēlreiz atgādināt to, ko sākumā teicām, kad šī sanāksmes mērķis nebija tā kā pēdējā tikšanās, pirmā un pēdējā. Tās bija vairāk tā kā ierosināt diskusiju vai, varbūt ne diskusiju, sākumā informēt par to vienkāršā veidā, bet atvērt to, kad mēs esam gatavi sadarbībai, kopīgam darbam, lai mēs par šo te gadu varbūt nedaudz vairāk nonākt līdz tam rezultātam. Tādēļ tas, ko mēs aicinām, viens mēs sūtīsim arī tos visu oficiālās vēstules tā, bet aicinām jautāt, uzdot jautājumus, mums sūtīt komentārus un par to, kas jums ir neskaidrs, kādu jūs redzat vēl, kad vajadzētu, kaut kādas vadlīnijas vai skaidrojumus par kādām tēmām, ja es šodien piefiksēju, kad varbūt ir vairāk jāpadomā un arī savstarpēji pašvaldībām organizēt pieredzi apmaiņu tieši par šo iekšējo procesu pārveidi, lai būtu gatavi, jo mums šodien šī tēma bija diezgan daudz orientēta uz šo pieslēgšanos, bet man liekas, ka nākamais ir, kad ir ļoti spēcīgi jādomā par to, kas ir tas darbs, kas mums jāizdara, lai šos iekšējos procesus pārkārtotu.
Un tāpēc aicinu gan savstarpēji sadarboties, gan arī rakstīt mums vai sazināties un pievienoties arī šai te digitālai saziņas vietai, kur arī visi koordinātori tiks pievienoti, un arī tajā mēs tad varam šos te operatīvos jautājumus risināt, un tur arī publicēsim visu aktuālāko informāciju. Tā kā aicinu uz turpmāko sadarbību, un ja būs vēl, redzēsim, kad nepieciešamība vai šādā vai citā formā, esam gatavi atkal organizēt šādas te tikšanās. Jā, tad viens jautājums par šiem koordinatoriem. Mums jāraksta no pašvaldības kaut kāds oficiāls pieteikums? Vai sūtam e-pasta tikai? Mums pietiek, ka mums galvenais ir, lai mēs zinām, kurš ir tas cilvēks jūsu galā, ar ko tad komunicēt, vai, kā jau Gats teica, vai jums tur ir nepieciešams iekšēji kāds rīkojums vai kā savādāk, tad tas jau ir jūsu organizēšanas jautājums, jā, bet mums pilnīgi pietiek, ka jūs darat zinām. Jā, un ja jūs redzat, kad pēc šīs dienas sanāksmes, kad ja ir jau deleģēts koordinators, kad varbūt tur vajag kādu citu, tad to droši arī sūtat, mēs aktualizēsim, un tā nav problēma. Tā kā pietiek, ja jūs atsūtat mums vai uz oficiālo e-pastu vai uz Krišāņa e-pastu, mēs to piereģistrēsim. Jā. Dokumentu juridiskā spēka ievērošana, izmantojot e-adresi. Vai iedzīvotājiem, izmantojot savu e-adresi iesniegumu nosūtīšanai, būs jāizmanto savs e-paraksts, ja, caur e-ID, vai pietiks ar to, ka viņam šī e-adrese ir aktualizēta un skaidrs, ka tā ir tikai no viņa nākošana, to pietiek kā ar identifikāciju. Tas ir... Varbūt es atjautošu jautājumu internetu tiešais skatītājiem, tad jautājums bija, vai izmantojot e-adresi, būs nepieciešams izmantot arī e-parakstu. Jā. Tas ir, kā teikt, jautājums buļļa acī vai tieši mērķī, jo šobrīd ir tāda diskusija, ir bijusi atvērta. Šobrīd par to vēl regulējums šobrīd paredz, kad tas notiek, tiksim tā, e-adrese neietekmē dokumentu juridisko spēku, līdz ar to, ja iedzīvotājiem ir nepieciešams, šobrīd paraksts, tad būs nepieciešams e-paraksts. Bet šobrīd gan no Latvijas pašvaldības savienības ir bijis šis jautājums atvērts, un tas ir tas, ko mēs varam kopā ar Tieslietu ministriju šobrīd diskutēsim, vai ir kādas iespējas elektroniskajā adresē izmantojot visos vai kādos noteiktos gadījumos pieļaut, kad iedzīvotājs var neparakstīt šos dokumentus. Bet tas ir vēl, kur vēl diskusija jāaiziet šī gada laikā. Bet par to mēs noteikti informēsim, ja būs kādas tas izmaiņas. Jā. Otrs ir, kad ir bijis šajā sakarā informatīvais ziņojums par to, kad paredzēt, kad EID būtu neierobežots šos te parakstu skaits. Līdz ar to tās ir paralēlās aktivitātes, kas notiek. Viens ir, kad šī EID karte ir paredzēts, ka būs arī kā obligāts dokuments, bet otrs ir, kad šie e-paraksti būs arī neierobežotā skaitā iedzīvotājiem pieejami. Līdz ar to tas maksas aspekts tad nebūtu tik būtisks, tad drīzāk mēs runājam vairāk par ērtības aspektu. Kaut gan arī tajā gadījumā ir projekts, kurš paredz attīstīt šo EID risinājumu, lai viņš būtu pieejams arī no mobilajām iekārtām un attiecīgi tad droši vien, tas čipkartes jautājums tur būs jāatrisina. Bet, par to mēs vēl tad šogad vēl risināsim. Nākamais jautājums, ja pašvaldība ir divā, mēs esam... Ja pašvaldība jau reāli izmanto dokumentu integrēto vidi, bet Saldus novada pašvaldību kā viens lietotājs. Ja mēs izvēlamies šo divu risinājumu, vai katrai no mūsu iestādēm būs atkal, teiksim, atsevišķi tai divā jāveido savus lietotājs, es tā nemāku izteikties, vai tas iet caur vienu pašvaldību un mēs tad tālāk kaut kā iekšēji to pārdalām? Tas ir kā jūs esat iekšā organizējuši, bet katrai juridiskai personai ir viena e-adrese, tad struktūra vienībām netiek veidots atsevišķas adreses, un ja jums tā lietotības sistēma ir kopīga, tad jūs varat izmantot arī šo te kopīgo lietotības sistēmu. Bet principā tas mums neko nemaksās, ja katru no mūsu iestādēm ies divā kā atsevišķi lietotājs, ja es pareizi saprotu. Vai apakšsistēmas zem pašvaldības?
Nu, ja viņi ir kā atsevišķi juridiski persona, jā? Persona. Nu, tās pašas skolas, tās pašas pirmskolas izglītības iestādes, jā? Pansionātu un tā tālāk. Jā? Mums ir pāri pa 40 iestādēm, kas atsevišķi kā juridiskas personas darbojās, un cik es saprotu šī projekta ietvarā, mums jānodrošina pilnīgi visu šo iestādi iekļaušanu šajā projektā. Jā. Nu, katrā ziņā no mūsu puses pieslēguma maksas nekādas netiek ņemtas. Tas, protams, ir, ja jums šīm iestādēm jau arī šīs ledības sistēmas, kurām jau ir nu, viņiem sava darba telpa, atsevišķi mūsu vienotā sistēmā, bet viņiem ir sava darba telpa līdz ar to jautājumu. Bet varbūt tas ir vairāk kā tehnisks. Nu, tur jāapstās tehniski, jā, es tagad nevaru pateikt, vai tur ir tā viena saskarne, bet, jo ja viņi ir uz tās vienas instalācijas, jā, tur virsū. Jā. Tad, nu, kā tā adresācija, bet tas droši vien, ka ir tehniski jautājums, ko mēs risināsim, es tagad uzreiz nemāku atbildēt, kā tas ir tajos gadījumos. Jā, vēl būs jautājums, atvainojos. Ja es pareizi sapratu no ZZ data, ka jūs izstrādāsiet to risinājumu, ka sūtot, nu, kā tos pašus nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumus vai nomas maksas paziņojumus, viņus varēs automātiski sūtīt no Nīno, no nomas, ja? Un viņi arī būs kā pilnvērtīgi nosūtāmie dokumenti ar visu reģistrācijas numuru, ko pašvaldībām vairāk kārt aizrādījuši, ka mēs kādreiz vienkārši uz e-pastu sūtījām, nu, vienkārši viņas tā, ja, ka viņiem tomēr jāaiziet ar mūsu lietvadības sistēmu, kur jābūt šiem te rekvizītiem tomēr, kā paredz normatīvi akti. Jā, mēģināšu atbildēt. Protams, ka šī te integrācija būs patiešo no sistēmām, jo nu, mēs gribam, lai maksimāli ērti lietotājiem, lai nav jālieto 3 sistēmas. Attiecībā par lietvedību, tātad tas ir integrācijas jautājums. Šobrīd Nino tās lietvedības sistēmas, kas nav integrētas, nu, kas ir ārpus mūsu saimes, viņām ir jāievada roku lietvedības numurs. Ja izmanto lietoris, tad tas viss notiek pilnīgi automātiski. Ja nē, ievadīšana ir Nino ar roku numura. Vai netiek izskatīt iespēja kaut kā savietot šo te ZZ datu un to dokumentu integrēto vidi, kaut kā tomēr viņi savietot kopā, es nezinu, kā to var izdarīt. ZZ datu sistēma ir savietot ar divu tā sasaist nav problēma. Ja jūs domājat sasaist ar lietvedības sistēmām, jebko var uztaisīt. Jā, tas izmaksās. Jā, jūs pati sev atbildējāt, tad jautājums ir finansējuma. Jā. No kurienes ko finansēt? Nākamais jautājums ir par BISu. Cik es saprotu, arī tajā sistēmā visa turpmākā saraksta. Nu, vienkārši visu dokumentu aprit ir elektroniski paredzēta. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē arī šo te visu procesu? Es mēģināšu atbildēt. Jā, tad, nu, mēs esam apzinājuši, ka BIS, EIS, šie te pieminētie valsts reģistra projekti, ja, ka tur ir šie te ciešā sakarība ar lietvedību, un tur ir visa dokumenta paredzēta caur 2. Tātad Rīgas projektā varētu finansēt šo te papildinājumu, kas būs gan BISā pieminētajā EISā, ja, ar attiecīgo lietvedības sistēmu. Tā kā, nu, tāds plāns ir šobrīd, kā mums jo redzēt, kas problēma ir tāda, ka šobrīd tas BIS projekts vēl nav apstiprināts, jā, un viņš vēl nav nonācis ne līdz pašvaldības savienībai, ne lielai pilsētu asociācijā, jā, tā kā, nu, mēs katrā ziņā gaidām to specifikāciju, un tad mēs varam runāt tikai, cik dziļi un kāda integrācija mēs varam veikt šobrīd. Varbūt te vēl nedaudz pakomentēšu. Pagājuši 2016. gadā tika pabeigta BIS integrācija ar Rīgas domes lietvedības sistēmu. Tas nozīmē, ka visi dokumenti, kas ir BISā, ir atbilstoši prasībām arī lietvedībā. Nu, kāpēc Rīga? Tāpēc, ka Rīgai tas apjoms ir radikāli lielāks. Bet paralēli šogad mēs turpināsim BIS integrāciju arī ar mūsu lietvedību lietvaris. Tātad tie, kas lieto Rīga lietvaris, tiem tie dokumenti, visi BIS dokumenti ir atbilstoši lietvedībā, saintegrēti. Un tālāk, ja jau viņi ir lietvedībā, tā jau viss kārtībā, viņi iet tur, kur viņam jāiet. Vai ir vēl kādi jautājumi klātesošajiem? Ja nav, tad es domāju, ka mēs varam noslēgt šo te semināru, teikt paldies visiem runātājiem, paldies skatītājiem tiešraidē, tiem, kas arī uzdeva jautājumus un tiem, kas uzdeva jautājumus klātienē.
Paldies Latvijas pašvaldības savienībai par palīdzību organizēšanā un uz saziņu. Visu labi!